deg, visu raksts man, viss kārtībā. Ok. Pam, pam, parapapam. 5. epizode. Laižam. Entuziastu Office podkāsts. Mēs esam atgriezušies atpakaļ skaistākajā no laikiem. Skaistākajā no laikiem. Čau tev, Rudzīt, un čau visiem. Kāpēc skaistākais no laikiem? Tāpēc, ka play-offi ir tepat klāt jau būtībā. Vispār jau ir sākušies. Vispār, jā, Divās dažiem ir divīzijās. sākušies jau, bet, ja mēs paskatāmies uz līgu kopumā, tad tūlīt sāksim arī ar visiem pārējiem. Jā, šis ir tāds basketbola terminoloģijā runājot play-in. Ok, labi. Jo tev jādabūt tās 8 komandas, kuras būs tā kā lielajā play-offā, kas ir standarta entuziastu play-offs. Un 6. divīzija play-offu sāka jau pagājušajā nedēļā. Bet pirms mēs turpinām, man tev ir visiem jālūdz piedošana. Es esmu nogrēkojies. Šī epizode beidzot, un visas iepriekšējās, tagad arī ir Spotify. Un vēl vairāk, visas iepriekšējās sērijas tiks uzliktas Spotify, un pie katras epizodes komentārā no mums būs links ar konkrēto epizodi YouTube. Pie komentāriem uz Spotify. Tā būs. Jā. Un tad vēl viena lieta, man sezonas sākumā parasti, pavasaris parasti ir tāds laiks man personīgi, ka uznāk viena tā diena, kad gribās nodzīt līseku. Un tāpēc es varbūt šoreiz atļautos bez cepures vienu epizodu norunāt. Droši. Tāpēc, ka man ir... Kas man notiek? Tāpēc, ka tā, ka man uznāks tā vēlme nodzīt līseku, es paskatīšos šito epizodu un sapratīšu, ka varbūt tomēr nevajag nodzīt to līseku. Ja es būtu kārtīgi sakopis savu galvu un neizskatītos pēc Jasona Stathama, tad es arī novilktu cepuri, bet tagad tas nenotiks. Es savu tīri atgādināšu. Māte man ir tīri audzējami. Līseks izskatās labi, bet to mēs varam atstāt citai vasarai. Es esmu domājis, bet labāk nē. Bet jā, cepuri es novilkšu maliņā. Un kas vēl? Kas tev jauns noticis? Strādājam, darbojamies. Drīz būs 3 vai 4 gadu ideja līmenī lolots pasākums, kas sauksies ļoti līdzīgi, vai tā sauksies Entuziastu merch shop. Par to mēs jums pastāstīsim, tik līdz būs gatavs. Beidzot, tas būs nobriedis. Daudz cilvēku par to ir jautājuši. Redzēs, kā tas patiks. Redzēs, kāda būs atsauksme, bet taisīt mēs viņu beidzot taisam. Liela plāna. Super. Es novēlu, lai viss izdodas, lai mēs pēc iespējas ātrāk pie tā tiekam. Jā, tur arī būs fanu atribūtika, arī Latvijas hokeja faniem merch un arī, protams, entuziastu un arī podcastu merch. Viss tur būs iegādājams un varēsiet staigāt un skatīties un priecāties, un viss būs pieejams, un tas viss nonāks pāris dienu laikā pie jums pakumātā, un viss būs digitālajā vidē, ātri, vienkārši apskatāms, pasūtāms. 21. gadsimts. Komandā mums ir fani, tāpēc cerēsim, ka tie fani sāks parādīties arī tādos merčos. Komandas merčos, jā. Un par faniem runājot, laiks aktivizēties play-off tomēr. Par to pat viņus tur nav jāskapina, jo tas kosmos, kas pēdējās 2-3 sezonas notiek play-offos, hallēs, tur prieks skatīties. Prieks skatīties tiešām. Ko, Harald? Laiks sākt epizodi. Sākam 5. epizodi, un mums vajag... Tu gribi pieteikt viesi? Tu gribi pieteikt viesi. Haralds vairākas reizes šo viesi ir pieminējis jau šajā podkāstā. Un Haralds vienmēr saka, ka šis viesis ir no citas pasaules. Viņš nav no šīs pasaules. Viņš nav no šīs pasaules. Jā. Tāpēc, dāmas un kungi, aicinām studijā mūsu šī vakara viesi Nauri Vizuli. Labvakar! Sveiki, kungi!
Nu, tu izskaties labi pamāji tur draugiem un vēl kaut kam. Un, tas ir viņš. Tie, kas mūs klausās Spotify, šajā brīdī gribētu ieslēgt video gan jau, jo mūsu viesis ir atnācis fantastiskā maskā. Lai viņi ieslēdz. Ieslēdz. Jā, ieslēdzat, pastieties, bet jūs jau īstenībā podcastu posterī redzat, kāds mums ir viesis un divos vārdos, ātri un vienkārši, un tad mēs paaicināsim studijā tā kā reālo Nauri. Tas ir mūsu IT guru. Viņš kopā ar mums realizē visas tās psihiskās un brīžiem pilnīgi nenormālās manas un Kristapa Mozgira idejas, atdzīvina viņas dzīvē, lai jūsu dzīve kā entuziastu spēlētājiem un fanam tiktu padarīta maksimāli vienkārša, statistiska, baudāmas video tiešraides un viss cits. Tātad IT guru Nauris Vizuls. Īsumā varbūt vēl, es teikšu tā. Īsumā vēl jāpiemina arī Valdis, kurš ar viņi divi ir. Nē, nu, īsumā kā es... Viņš ir izskatīgāks. Šobrīd noteikti. Īsumā, kā es mēs Nauri līdz šim esam kaut kur bijuši pasākumos kopā, bet kā es caur kolēģiem, cilvēkiem runājot pa Nauri, tas ir cilvēks, kurš ir aizmugurē visam, kuru tu nepamani ikdienā, bet ja viņš tev kaut ko gribēs pateikt, tu nevarēsi to nepamanīt. Jā, līdzīgi kā Kristaps Mozgirs, starp citu. Tieši tā. Viens no tiem cilvēkiem. Jā, viens no tiem cilvēkiem. Tāpatās arī kā visi mūsu foto-video armija, kas dara kosmisku darbu, sekretariāta protokolētāji, tiesneši. Tas viss ir tā liela entuziasta ģimene. Viens no viņiem. Bet visi viņi strādā ar to, ko ir būtībā palīdzējis radīt naudu. Jā, viennozīmīgi sākot no entuziasta 3000, beidzot ar visiem skrīniem, kas iet YouTube, kur parāds, ka tā ir playoff spēle vai regulārās sezonas spēle, ar tiem, kas iemetis golus, kas iebīdās, izbīdās, statistikas, atkārtojumiem un visu. Nauri beidz mocīties, vēlc nost. Tas karsti tas, ka es arī izgāju uz liso variantu tagad, tā kā redzēt. Jā. Bet labi. Jā, vēlc nost, parādies, un tad mēs arī tevi normālā balsī varēsim dzirdēt. Dodas nolikšu tev ciplinētiet kaut kur maliņā. Nē, uz entuziastu kausu mēs viņu neliksim. Mēs noliksim. Rekur, tagad var redzēt, kā Nauris izskatās. Sveicināts bunkurā. Pazaudēja to iespēju visu laiku sēdēt fonā. Jā, tagad tu esi nonācis spotlightā. Nevis apbalvošanā, kad uzsauc un iedod diplomu, bet tagad rekur. Sāc stāstīt! Nu, ar ko lai sāk? Ir kaut kādas pāris gadus atpakaļ, kad Toverā bija, ja nemaldos, 2-3 gadu atpakaļ ir gada noslēguma pasākums. Dabūja balvu. Jā, mūs ar Valdi pasaules skatuves iedeva diplomeņu, viss jauki, bet ir augšā sēžot pie stafa. Mēs ierodoties, apsēžamies, paņemam kokčiku, un tad ir tā, ka ar mēdī cilvēkiem runājot, ir fotogrāfi video, saka, mēs tie otro gadu jau, otrā balvu, mēs tur tā Valdi sēžam tā. Kurš gads jums jau? Mēs tur tā smaidot. Kāds 14. varbūt jau. Labs. Tā arī patiesībā ir Valdis bija uzreiz, tu bišķi vēlāk pieslēdzies. Es kādu gadu, divus vēlāk pieslēdzos, bet tas tāpat ir gana sen, lai viss ir tādā vienā pelēkajā zonā, ka ir vēsture. Tā ir taisnība, ka tieši mēs tev saslidinājām ar hokeju. Īsti nē, es pat teiktu tā, ka es gatavojoties šodienai nedaudz padomāju par vēsturi, kas vispār sācies ir. Un es tā nonācu pie tāda interesanta fakta, ka pirmo mājaslapu, ko hokeja tematikās es taisīju, tas ir 2005. gads, tas ir 21 gadu atpakaļ jau. Tā komanda vēl eksistē? Ja nemaldos, jā. Man arī liekas, ka es dzirdēju par viņiem Valmierā spēlē. Tur tas nosaukums, vai viņiem ir 09 klāt vai nav, bet tie ir Smiltens Vanagi. Noskaidrosim par Smiltens Vanagiem, būs rudzīta mājas darbs. Mums tur citu spēlē ļoti daudz Valmieras komandas. Jā, bet Smiltens Vanagi tur tāpat kā, man liekas, Skorpioni, viņi Valmieras tajā lokālajā turnīrā spēlē. Kādreiz tas bija liels un varens turnīrs. Tur bija ļoti, ļoti daudz komandas. Tā kā jā, ir ar hokeju viss tematikas sāksies jau daudz un dikti gadus atpakaļ. Pastāst turbūt vairāk tieši par to,
kas sanāk tādi ikdienas tev darbiņi, ko sanāk EHL un pastrādāt kaut ko tādu? Šis labs. Īstenībā, ja tā skatās, ir viss sadalās tādās divās daļās. Tā kā pirmais ir sezonas lielie darbi, kas ir, un otrs ir kaut kāda ikdienas šie mazie, kas pārsvarā visvairāk ir atsaucās to, ko Kristaps vai kāds cits prasa, kas ir no tādiem pēdējā laika interesantākajiem. Īstenībā es pat teiktu, ka tas ir. Es, starp citu, esmu arī savulaik bijis certificēts GDPR speciālists, kas arī ir sasaucoties ar šo tēmu. Šo laiku es atceros. Jā. Ir interesanti, ka ir viens no tādiem pēdējā laika darbiem bija mēģināt trekot, kas notiek ar spēlētāju. Jo bija tā teikt, lai pieteiktu jaunu spēlētāju, viņš atsūta komandu informāciju, un tad mēs palīdzot ar Kristapam vai Kristiānam arī Man un Kristiānam. Jā, arī parokamies internetā, nevis tikai EHL pusē, bet arī tur konkrētā situācija bija tāda, ka atrast Dzēstu elite prospekts lapu, ko cilvēks, es nezinu precīzi detaļas, bet es minētu, ka cilvēks vienkārši bija aizsūtījis GDPR rekvestu un lai šo profilu dzēš, datus paslēp, bet tā ar internetu ir problēma, ka internets neko neaizmirst. Tas arī ir bieži vien kas kas šeit ir publicēts, tas arī viņš ir aizgājis mākonī, un tajā brīdī, kad viņš aiziet internetā, tā viss ir cits plāns. Labi, patiesībā Naura ir tā, ka nav jau mums tur vairāk ko slēpt, jo kopš mēs parunājāmies, teiksim tā, kopistiski uztaisījām sapulci, jo vienā brīdī šī te dzēsto Latvijas Hokeja federācijas un Elite prospektu ierakstu, kā arī Eurohockey dzēstos ierakstus, tā sāk izvērsties par problēmu. Un bija komandas, kas šo pasākumu ir lieliski uzķērušas, kā to var darīt. Tas nav viegli, bet viņas atrada veidus, kā to var izdarīt. Un līdz ar to, zinot entuziastu hokeja līgas noteikums par Elite prospektiem, LHF ierobežojumiem un pārējo, tad, here we go, aiziet. Un tagad šī ir otrā sezona, kurā mēs varam liekot roku, kur jūs vien gribat. Jūs nevarat paslēpties no mums, diemžēl, vairāk vai par laimi. Par laimi tiem simtiem un tūkstošu, kas ir godīgi spēlētāji, un par nelaimi tiem dažiem, kas ir izdomājuši, ka šeit patiesībā lietas jāsauc īstos vārdos, ja tur kur izvēlās to, ka viņš labāk ciemā ir pirmais čāls nekā pilsētā pilnīgs tā ir. Tāpēc, ka šī cīņa ar čīteriem viņa ir sāpīga tēma man un Kristiānam jau gadiem ilgi. Mēs īsti nesaprotam motivāciju, kāpēc čaļi, kas ir kādreiz trenējušies hokejā, tagad grib iet apslidot un būt baigie varoņi pret onkuļiem, kas 30 plus gados ir pirmo reizi dzīvē uz slidām uzkāpuši. Tas ir tas, kā mums Nauris palīdz ar šitiem. Gribēju teikt kaut ko par īsajiem, bet Ar tiem, kas grib izpausties. Jā, tiem, kas grib izpausties. Iziesim diplomātiski. Šogad jau bija viens īpašs gadījums. Tad viņš bija centies, bet ir atkal tā problēma, tas, ka ir gan visi interneta arhīvi, gan Google ir visi meklētāji rezultāti. Tas, ka tīri tehniski, ja tā skatās no tās dzēšanas, iespējams var kaut ko nodzēst, paslēpt, dabūt projām, bet tam ciklam jāpiet tāpat 3, 5, 7 gadi. Līdz ar to, ja grib tagad spēlēt pēc 7 gadiem, visticamākais noslēpsies. Bet es tev apunēšu. Mēs taču šogad lielajā filtrā atradām spēlētājus, kas bija dzēšuši profils pirms 10 gadiem. Arī. 100% vai vairs 100% garantija dot nevarēs nekam vairāk. Un tā ir tā neredzamā puse, cienījamie skatītāji, kur mēs ar Kristiānu to nereklamējam. Tur neliekam ordeņus vai vēl kaut ko, mēs tagad noķērām vēl kaut ko. Bet tā komanda GM, kuru komandās bija šie spēlētāji sākuma sastāvos pieteikti, un ļoti bieži ir tā, ka GM pat nojausmas nav par to, ka Čāls forši spēlē. Viņš viņu piesaka, viņš grib viņu pieteikt, viņš atbilst reglamentam, viss kārtībā, bet ir pačalīt. Tā kā tā. Paldies milzīgs Naurim par šo. Un atgriežoties pie tās otras daļas ar darbiem, tie pārsēr tās lietas, ko no sezonas uz sezonu domā jaunas un vēl kaut kur. Tur gan arī es teiktu, ieteikums spēlē lomu, jo tas pats ir idejas, ka ir penalty timings, kas rādās live penaltīs.
Tur, pieņemsim, es pats esmu uzķēris to, ka ir attiecīgi šie entuziasti 3000, kas īstenībā Haris palaboši tev, jau ir jums 3001. Jā, 3001. Jā. Tur ir neliels updates jāuztais, ka attiecīgi ir jāievieš šie noraidījumi, kas ir sastāv neietekmējošie. Jo šobrīd ir tā, ka abas komandas dabū noraidījumu, ka protokols domā, ka tie ir sastāv ietekmējošie, līdz ar to rāda 4 on 4. Bet viņš jau, tas ir... Lai gan, tie ir sīkumi, bet pieņemsim tas pats, kā pieņemsim šis te noraidījuma timeris, ja nemaldos, tas izauga arī no vienas no gadu šiem te pasākumiem, kur Toverā pienāca cilvēks, parunājoties, ir, ka nevar tādu. Es saku, visticamākais jau, ka var tā. Aš padomāju, tā, tehniski to atrasinās ir šādi, un tad teiksim tā, ka no tās vienas sarunas, kas bija pie Kokčika, nākamajā sezonā bija updates. Tā kā tās idejas ir arī savā ziņā, protams, tur ir labākais, iet visticamākais ar tevi, ar Kristapu vēl kaut kur, bet arī tie visi, kas spēlē, kas tiesā, kas to ir tā teikt, ja kaut ko pamana, droši var pateikt. Un tas ieteikums. Mēs ar Kristapu abi divi un Nauru esam pavadījuši, es nezinu, tas ir kosmiskas stundas, manuprāt. Kosmiskas. Jā, mēs esam maukuši kopā. Bet sanāk, ka tad, ja kāds komentārā ierakstīs vēl kādu ideju, tu viņu varētu ņemt vērā pilnībā. Te gan jāņem vērā tas, ka tur jāņem vērā mozgies. Ir tas maģiskais trīsstūrīts, kas ir lēti, ātri, kvalitatīvi. Ja mēs gribam taisīt kvalitatīvi, nevis ķep, tur, kas mūsdienās moderni ar vibe coding, ka kaut kā iet, tad laižam. Šajā brīdī Puriņš izslēdz podkāstu. Jā, tas ir, ja viņš saprat, uz kurien tā saruna dodās, bet jā, tas ir vairāk mazāk, tas ir uz Jāna tēmēts. Ir, ka, ja mēs paliekam pie ātri un lēti, vienmēr atcerās to pēdējā brīdī, līdz ar to vajag gatavu jau vakar. Rīt jau tas ir labi, biežāk ir vakar. Līdz ar to mums ir kvalitatīvi un ātri, tā tad nebūs lēti. Un Jāni, tā. Jā, atcerieties to, ka 5 gadus atpakaļ, lai uzzinātu, kāds ir spēles rezultāts video tiešraidē, jūs mēģinājāt noķert momentu, kad kamerā trāpās tablo. Jā, bet arī tas ir ekonomikas, pamatlikums, ko māca 7. 8. klasē, man liekas, kaut kur, ka ir jābalansē tas, kas tev ir ar tavām vēlmēm. Tas iespējas ar vēlmēm, tad arī ir pilnībā saprotams, ka entuziasti nav ar NHL budžetu. Lai gan īstenībā par NHL arī interesants stāsts, ka man ir zināms, ir NHL galvenais frontend developers, es viņiem reizēm kaut kādas lietas arī uzķeru, aizsūtu, tā teikt, pa ķiharu piestrādāju par NHL debugeri. Tu arī noslēgts līgumu, tāpat tās kancels. Vēl nē, bet ir ar kaut ko jāsāk un pakāpies no līgas uz līgu, augstāk par NHL nav jāiks tēmēt. Tas ir no citas pasaules. Nē, augstākais ir tā kā olimpiāda. Un NHL, jā, viņš ir tajā otrajā plauktā. Bet, jā, atgriežoties pie tām iespējām, ir pilnībā saprotams arī iepriekšējās epizodēs par tiem pašiem tiesnešiem parunājot, ka tas viss ir, diemžēl, bet beigās naudas jautājums. Ka naudas, un tad ir beigās tu kompensē ar hobiju variantu, tā teikt, ja būtu jums ir bagāts onkuls ar 50 miljonu bankas kontu, kurš ir, saka, taisat... Lūdzu, uzsaliet mums entuziastu hālī, tāds ir, un jūs redzēsiet, ka hokejs būs tādā līmenī, pats hokejs uz ledus būs atkarīgs no jums, bet viss apkārt būs tādā līmenī, ka cilvēkiem sapņos nav rādījies. Jā. Bet paskatoties to, kur mēs esam, tieši tas, ko tu arī piesauc, 5 gadu atpakaļ nebija tā, tad ir lēnām soli pa solim kaut kas tiek likts klāt. Un paskatoties uz to kopējo bildi, ir tā, ka labi izskatās tā Eiropas fona. Ne tikai uz Eiropas, uz pasaules fona. Jā, arī te pašā, mums hokeja komanda Namējs un iepriekšēji, kas ir kanādieši, amerikāņi, kur spēlējuši, viņa realitātē viņi atver, viņi netic, ka tā tas ir, bet tad, kad viņi tur paši sāk spēlēt, tad jā, tā kā mēs vienkārši mīlam to, ko daram, un daram to, ko mīlam. Tā tas ir. Tas ir un arī naudas. Protams. Nē, te es varētu iestarpināt pāris lietām, ja reiz mēs tā teikt pieskarāmies finansēm, tā teikt, kamēr Jānis ir atslēdzies no tiešraidi, kamēr viņš nedzird. Kamēr nedzird, tikmēr var izstāstīt vienu tādu
fan storiju par to, kas ir attiecīgi, līdzīgi kā par no citas pasaules, ka mēs gan es, gan arī citu ofisā mums patīk ir piedurties. Tas būs par dziestošo mājaslapu? Tas būs par dziestošo mājaslapu, bet es pieļauju, ka mēs tiksim vēl līdz visādiem stāstiem. Un ir tā, ka mēs bieži vien mums patīk arī tādi long-term jociņi, kas ir, tā teikt, ja kaut ko pajokojam, ka otrs nevar saprast, cik nopietni mēs to ņemam. Vai mēs to deliverosim vai nē. Jo, šis bija manā skatījumā vienkārši uz VTF, burtiem un uzliek drošības labad pīkstoli. Bet, vecīt, es pārkalibrēju monitoru dēļ tevis. Un tas nav ātri. Šis ir tas saldākais. Jo tas ir mans darbs. Man ar viņu katru dienu jāstrādā. Un ja es redzu, ka mana EHL dizainētā lapa neizskatās, es saprotu, iedomājos, ko es sūtu uz druku, vēl kaut ko. Es tur ieslēdzu tādu panikas lēkmi. Nē, bet te ir atkal, mēs to nedaram tā kā ar ļaunu nodomu. Nē, tas bija labs. Un parasti ir tā, ka tas viss tiek pabrīdināts, bet tiek pabrīdināts tikpat kā tas sāks ar puķītēm, tas brīdinājums arī ir ar puķītēm. Un ja uzķer, tad uzķer, ja neuzķer. Bet tas kopējais stāsts ir īstenībā tas, ka par kaut kādiem tekošiem darbiem, kaut ko piestādot. Mēs piestādām rēķinu, ka loģiski ir viens ir es strādāju, otrs ir tāpat mums vēl ir ne tikai valdes, bet ir citi burvīgi kolēģi, kas ir programmē darās un iegulda darbu līdz ar to, par darbu ir korekti, ka tiek samaksāts. Bet ir parasti, līdz šim tā problēma bija tā, ka tās starpsezonas darbi notiek vasarā. Bet tie budžeti jums sāk pildīties rudenī. Jā, tad, kad tu entuziasti atpūties pludmalē, mēs strādājam. Tā ir taisnība. Jā. Un tad konkrētais tas pirmais, tagad īstenībā jautājums, vai ir kāds pamanījis, ka tas viss, šis tavs piesauktās VTFs ir bijis 2 reizes jau. Otro es dzirdēju, bet es viņu arī redzēju, bet es vairs viņam nepievērsu uzmanību. Tas nebija tik būtiski. Bet tas joks izaug no tā, ka augustā rēķins nebija apmaksāts, atgādinot, jo mēs arī pieejam pie tā, ka, ja pieņemsim tā situācija saprotama, budžets pildās tā, ka ir, viss ir kārtībā, ja pabrīdina pasaka, viss ir runājums. Cits ir, kad pasaka un nav. Tad gan ir nesmukāk. Te bija bet jums patīk tos prikolus taisīt. Jūs gaidat brīdi, kad jūs varēsiet savu kārtējo joku izlidināt. To es ļoti labi pazīstu. Mēs sadarbojamies un strādājam ikdienā ar trolli. Jauna maska, paldies. Interesantāk dzīve. Bet atgriežoties pie tā stāsta, augusta beigās rēķins nav apmaksāts. Nav, ko darīsim? Un tad ir tā, ka tu biji idejas autors, ja? Jā. Tad tika pateikts, man liekas, Kristapam kaut kas, jau termiņš ir izrakstīts rēķins, pagājuši 2 nedēļu termiņš vēl aizvien nav, un tad bija tā joku pa jokam, skaties, ka gaisma neizdziest. Gaisma neizdziest, un tad mēs pēc kaut kādām pāris dienām pielikām vienu vienkārši rindiņu, ka katru dienu, kas kavēta, viņa samazina, angliski saucās opacity, ir tas, cik ir spilgta tā bilde par 5%. Tas nozīmē, ka vienā dienā ir 95%, pārējot nākamajā dienā pēc pusnakts jau ir 90%. Kurā brīdī es uzķēru? Pēc cik pročiem? Tik pamanīts pie 75 vai 65. Tas nozīmē 5. 7. diena, kad cilvēki jau sāk pamanīt, ka tā lapa paliek tumšāk un tumšāk, bet te ir knifs, ka jums lapa ir uz melnā fona taisīta. Un ka melns uz melnu to nepamana. To vislabāk var pamanīt, baltais paliek pelēks, vairāk pelēks. Tu varēji otrādāk taisīt, ka viņi paliek balta. Tad acīs kost vairāk. Protams. Bet konkrētajā variantā, kur varēja redzēt vislabākais bija uz profilu bildēm, kur ir šie baltie foni, ka viņi vairs nav dabīgi sniega balti, viņi jau paliek pelēki. Un tad ir kaut kādā brīdī Kristaps atsūtīja izgriezumu, kad uzspiežot F12, kur tu redzi to fonā, kas ir mājaslapā notiek, ka tur ir tāda rindiņa, opacity, man liekas, bija 0,65. Man liekas, šī tik advancēts, ka viņš to atrada. Oho! Iespējams, varbūt kāds atsūtīja to. Jautāja, kas ir tas, un tad, protams, man atbild... Folkmans tad vēl nestrādāja, jo viņš to būtu ātri uzķēris. Jo man atbild bija atpakaļ to pašu sarakstu augstāk, skaties, ka gaismu neizdzirst. Labs. Bet, tajā pašā dienā tika samaksāts un atgriezās 100% redzamību. Jā, jo arī Ainārs pacēla paniku toreiz, kas notiekās, un es reāli, un es pārkalibrēju monitoru. Tāpēc es arī sākumā teicu, cilvēks, ja kaut ko gribēs pateikt,
visi to pamanīs. Jā, Nauris, ja viņš gribēs kaut ko pateikt, tas būs skaļi redzams. Tāpat kā par baloniem, tad, kad gols iemet. Baloni gan te ir žēl, ir tā pēdējā spēle, kas ir Stīvaisam bija. Tur ir Jānis. Balons izšāva, bet Jāņčuks nebija gola autors. Bet, nav noslēpums, ka visticamākais, ka mēs ir rehabilitēsimies un būs kaut kas daudz labāks iespējams. Kaut ko ar dinozauriņiem varētu. Iespējams kaut kas cits, bet tur ir galvenais, lai citi tēli, kas ir piedalīsies, neapvainojās. Kā tas bija jau vienreiz, kad apvainojās mans treneris? Jā, bet arī saudabīgi apvainojas tavs treneris par tevi. Jā, mans treneris apvainojas par mani. Bani, čau, paldies, es to toreiz novērtēju jau šobrīd. Varbūt var izstāstīt arī man un klausītājiem, kas nezin šo situāciju, vai viņi drīkst. Jā, protams. Īsumā jau atkal kārtē reiz viss sākās arī joks pa jokam, ka Haris bija uzkāpis uz sausā likumu. Bet nevis hokeja sausā. Nevis uz tāvus, kur es visu mūžu esmu pa lielam, bet šoreiz uz hokeju. Un bija jau, tas vēl viss sakrīt ar Covid gadiem. Bija, ja nemaldos, nebija neviens gols, tas bija kaut kāds 2020. 2021. Kad tev nebija gols kopš 18. gada. Jā. Iespējams, man liekas, tur vēl trauma bija. Trauma sezona ar tur bija jāpasora. Un tad tas, ko mēs tur tā teikt, ir sakojot līdzi noteiktām komandām, no fanu aspekta, ka, kad tad būs gols, kad būs, un tad mēs izgājām to, ka vajadzētu kaut kā paskubināt, lai ir jaunais, man liekas, tas pat jaunai sezonai pirmā spēle tā bija, ka... Bet tajā kā reiz, man liekas, pirmā spēlēs nākamajā sezonā iemet vienīgo golu. Jā. Tas, ko mēs uztaisījām, ir liekot ir jau atkal vasaras darbu taisot, liekot jaunos statistikas skatus, kas nāk tajā pirms live stream, ka rāda tur, kāds ir sastāvs, kādi ir šie uzbrucēja aizsargu statistika, kāda ir vārdsargu statistika, tad mēs vienkārši izdomājam to, ko uztaisīt. Veselu lapu veltīt. Ja spēlē ir pieteicis Haris, tad mēs veltam Harim lapu ar diviem apakšatvērumiem. Tur bija vienkārši tajā brīdī, kad mēs sākām ģenerēt tos faktus. Viņi bija tik daudz, ka tur bija jāieliek pat vēl pāršķirās. Tur bija augšā uzraksts, ka Haris nav guvis vārtus kopš, un tad uzskaitījums tur kopš iPhone, tur bija kaut kā 3-4 gadi pagājuši, tik un tik dienas, tik un tik minūtes pagājušas. Tur bija, kur Crosbys šajā pašā laikā ir guvis 300, cik tur vārdus. Ir Vējons, bija prezidents, bija 12. iPhones, tad, kad pēdējo reizi Haris guva vārds un par šo statistikas skrīnu, acīm redzot, cilvēki paņem par nopietnu. Jā, mums treneris ļoti tur tā, mums bija tā komanda, tāda ritīgi ģimene, un ļoti nopietni tur tā visu ņēma, un Banjo baigi nepatika. Tas ir saprotami, tā teikt, par saviem. Viņa pirmās maiņas centru apbežoja. Tas ir, bet pašā laikā, no mūsu puses, mēs cenšamies pieiet pie tā, ka nevajag būt korporatīvajā variantā, ka visu ikdienas dzīvot. Viss tik nopietni. Viegli. Ar skarbu ģīmi. Jāatcerās tomēr, ka tā ir uz veselību. Paldies! Jāatcerās, ka tā tomēr ir Alus līga. Jā, man nepatīk tas vārds, bet tas ir tas vārds. Un vispār entuziasti. Nevajag uztvert visu personīgi. Varbūt, nē, tieši tā, man ar humoru viss ir kārtībā. Var bišķi pacepties tajā brīdī, bet ja tu pats tajā brīdī pasmējies par sevi, tad kāpēc kāds cits saptos par to visu? Nē, tieši tā. Es esmu jūtīgs, bet ne tik. Bet, ja reiz tikām pie šīs statistikas ekrāna, par ko runājam, tad I'll come clean. Uztaisam Puriņam arī tādu, lai viņš dabū viņu. Lai viņš savāc stundas, viņam vēl tur ir vēl bišķi vajag. Bet mēs kaut ko izdomāsim, tā teikt. Tur mēs rehabilitēsimies par šiem baloniem, kas viņam nepienācās. Labs. Gaidiet. Sekojiet Stīvais spēlēm. Līdzīgi jau bija arī par šiem baloniem, ka man liekas, viņi arī līdz ar statistiku tika ielikti. Ka, vārtu guvējs ir Haris, tā mazā grafika, kas izbrauc kreisajā pusē, kur counterīši skaitās. Jūs varat atrast manā Instagramā, viņa Haralds.apins, tur ir šis te. Tad uzlikām, ka papildus ja tur izbrauc Hara bildītes, tad aiziet baloniņi, aizlido. Un tas ir arī viens no tādiem šiem te jokiem, ko mēs darām. Tas tāds long terms, jo liekot to statistiku, statistika parādīs pirmajā spēlē, to mēs zinām, to mēs pēc tam noņēmām, bet balons jau mēs nezinām, kad tu gūsi vārdus. Līdz ar to ir tie baloni, man liekas, labu laiku nodzīvoja. Viņi nodzīvoja līdz nākamās sezonas pirmajai spēlē. Tur es arī pret, kā šodien atceros, no zvejnieka piespēles iegāja zonā, ieliku Straziņam starp kājām un izvirzījāmies vadībā pret Vaitvingiem 1-0 pirmajā sezonas spēlē, pirmais gols. Jā.
Tā kā jā, ja kaut kāda šādas nestandarta lietas kaut kur pavīd, visticamākais tie vienkārši nevainīgi piedūrieni par to. Jā, bet tas padara to dzīvi. Nu jā, jums vienkārši, jums tā office dzīve ir, tur jums visu laiku vajag vienam otru troļot. Nu, tur neiedziļināsimies, bet joks par gumijas pīlītēm, tas ir kosmoss vienkārši pa lielam. Tā gadījās, jā, ka kāds kolēģis Jūs novedāt kolēģi pa lielam līdz panikai. Jā, Nē, tur jāatzīst, ir reizēm tās lietas var aiziet par tālu, bet tas nav pārāk tālu. Ir vienkārši par tālu. Bet nedaudz vēl ejot prom no tādiem galējiem, ir variantiem, kur aiziet par tālu. Stāsts par statistikas ekrānu, ko pāris epizodes atpakaļ kāds acīgāks pamanīja, ka ir viens pleķītis. Jā, tas man brūnais. Jā. Bet vai kāds ir pamanījis, ka pēc tās epizodes tas pleķītis pārvietojās? Jā, viņš ir citur ir brūns. Viņš ir citur brūns. Tas ir naužs, tas ir kosmos. Es nepamanīju, man naužs to pirms epizodu ierakstījām. Bet to brūno pleķīti, es viņu nofēloju vai tu viņu uztaisīji? Nē, tas bija nofēlos, tas bija palaists. Tur mēs vienkārši aizkrāsojām to uzlikām pareizo krāsu vienā, un ja reiz to brūnojas, ir paredzēts, tad mēs viņu pārvietojam, ka uz 4-5 klucīšus zemāk uzlikām to brūnu. Labs. Labi, bet par tām pīlītēm pastāst sīkāk. Tā jau parasti visi grib zināt to, kas notiek, kad aiziet par tālu, bet stāsts bija īstenībā iedvesmojoties no britu komiķis James Sweech, kuram bija īrējot dzīvoklī storijas par to, kā viņš cīnījās ar dzīvokļu biedru par to, par gumijas pīlīti, vai var un cik daudz un kā. Un tad ir iedvesmojoties no tā, es pasūtīju, man liekas, no Maļika vai kaut kur no Ķīnas tādu paku ar tādām 2 centimetru pīlītēm, kāds 50 vannas pīlītes tāds gumijas. Nezinot, ko mēs darīsim, bet galvenais, lai atvilknē ir. Un tad ir viena laba diena, atnāca kolēģis, man liekas, no aptiekas vai no kaut kur bija papīra maisiņš, un noliek uz galdu, un mēs iemetām 2 pīlītes tajā papīra maisiņā. Pēc kāda laika, šodienā tas kolēģis izvelk no maisiņa pīlītes. Kas tās pīlītēm? Un, protams, mums te ofisā improvizatori daudz ir. Tie uzreiz sāk spēlēt līdzi, ka te jau kaut kāda prostatas kampaņa bija, ka tur tās dzeltenās pīlītes Londonā pa to kanālu tur sūtīja kaut ko, ka varbūt kaut kas ar to saistīts. Labi, kolēģis atstāja tās pīlītes uz monitoru, lai tur dzīvo. Paiet pāris dienas, ierodās 3. pīlīte pie monitora. Un tad viņam tā, bet es izvilku 2 toreiz. Viss office turpina skaidrot, ka tu bija toreiz tā atnācis, bija maisiņš, tu izvilki 3, un ka sāk skalot jau, ka cilvēks tā kā filmās rāda, ka sāk neticēt tam, kas tur notiek. Ko Čals paņēma pilspālu, sarakstīja 1, 2, 3. Pāris dienas vēlāk parādījās vēl viena pīlīte ar 4. Tad ir, bet interesanti, ka kolēģis nesalika 1+1 kopā ar to, ka kur tās pīlītes uzrodās un kur tas kas notiekās, jo pēc tam tas lēnām uzņēma apgrieziens un aizgāja tur, varbūt pat par tālu, bet jā, mēs pasūtījām pusdienas no vietējās kafejnīcas, un parasti kāds aizbrauc pakaļ, atved visam ofisam pusdienas, un tad ir cits kolēģis braucot līdzi. Ir šis pīlīšu kolēģis ir pie stūras, ir ar savu mašīnu brauc, cits kolēģis blakus sēžot, paņem pīlītes un ielidina pāris zem beņķa, kuras tiek atrastas pēc pāris nedēļām. Un tad sāks jautājums, ka kurš tagad tas tika pīlīts, kāds ir mašīna uzlauzis, ir kas un kā. Līdz tam, ka vienu vakaru bija braucot mājās, ir jau vēls, ir ar kolēģim uzjautāja, ir ko darīt? Nē, tāpat braukšu mājās, iešu gulēt. Es saku, varbūt izbraucam caur centru vienu līkumu. Tad mēs paskastīties pīlītes, nonāca pīlītes pie durvīm, uz kāpju telpām, kāpjot uz 5. 6. stāvu, ik pa laikam tās pīlītes bija, ka beigās kolēģis aizgāja tik tālu, ka kāds viņu izsako, kāds viņam ir mašīna uzlauzis, ka jau bez mazai uz policiju ir gatavs iet, un ka tad gan mēs tā kā ir clean, ka izstāstījām, ka tur nevajag ne policija, nekas vienkārši, ka kas ir tas storijas. Bet vēl ilgu laiku tās pīlītes tika lasīts ārā. Bija divāna favorite spots, kur viņš parasti, kurā pusē apsēžās, tur bija zem spilvena pīlītes dzīvoja vēl kaut kur, ka vēl kādu labu laiku ofisā kaut kur viņas atradās kaut kādās kastēs, atvilknēs vēl kaut kur. Bet tas aptuvenais tas periods, kopš jūs sākās, tā pīlīša. 3 mēneši. Reāli tas ir tāds long game. Reāli, gada 4. daļa Džekam bija paranoja vienkārši. Bet viņa ne jau katru dienu pa bišķiņām pīlīni. Un te tieši tas pats ir salīdzinājums, ka līdzīgi kā ar hārā baloniņiem vispārējo, ka mēs
varam pagaidīt gadu. Gads šurp, turp, viss kārtībā. Jā. Un, lai joks dzīvo. Šis ir kosmos. Man rodās loģisks jautājums. Viņš joprojām strādā pie jums? Nē. Nes kāpēc? Ejam tālāk? Jā, bišķi pie jokiem pieķērāmies. Un Nē. es tā padzirdēju, ka tu esi arī liels Haralda fans. Jā. Man meita tos posterus izmanto katrā spēlē. Jā, es tieši uzzināju, ka tie posteri ir tevis veidot arī. Tas ir Covid diemžēl bēdīgs projektiņš sanāca, jo mums bija paredzēts tajā Covid sezonā, kas sanāk 20. gada playoffs. Ir atbalstot Hārī, lai beidzot mēs dabūtu šo svinīgo golu, kurš tiks iemests. Mēs izdomājām, ka mēs varētu no ofisa savākties un aizdoties uz playoff spēli, bet ir jāuztais plakāti. Tā kā Bračka nodarbojās ar apdruku pārējo, tad ir aizbraucot ciemos, tur nav problēma. Sadrukās visu, ko vajag, kā vajag, un tās dimensijas arī līdz ar to, nevis tur maziņie tur tā, bet tāda normāla šī tāda izmēra. Jūs viņus esat redzējuši tribīnē? Daļa ir redzēta, daļa mums vēl aizvien ofisā dzīvo. Ir piemēram, 2 minūtes un 5 gadus nosacīti. Jā. Ir žēl, jā, ka Hartu komandas es mainījis, jo bija viens tiešām labs plakāts, kas ir ar dūžiem. Jā, neesi piespēļu kalps un ar kārti esi vārtu dūzis. Jā. Tas ir par mani. Bet tie plakāti arī šo sezonu ir tika uztaisīta vesela čupa, pārīts tika likvidēti. Tur bija smaidīgs Ovečkins, kas tas nesasaucās vairs ar mūsu ģeopolitisko situāciju. Tas ir tika Ovečkins aizdevās uz konteineru, diemžēl. Bet, diemžēl vai par laimi? Par laimi. Kā kuram. Nostarvāti. Tieši tā. Un kaut kādi tika uzdāvināti man, tev, jā, kurš izmanto tagad Elīzes tribīnēs. Ir mums arī tāds pirmos, otros, kā attiecīgi ir pacelt pirmos, jā. Un tad pēc tam apgriez otrādi, un tur otros ir rakstīts. Ka... Tas bija baigi aktuāli šīs sezonas pirmajā spēlē, kur es man liekas neatceros, vai es vispār kādā spēlē es iemetu 2 vārdus, bet šo sezonu tās sanāca. Un bija viens, kas bija tas labākais, ko es biju tā kā pats paredzējis lietot, ir šajās playoff spēlēs, bet viņš tā arī bet tad nāc uz playoffiem, viņi sāksies nākamnedēļ. Tu jau esi iemācījies mest, purņam jānes ir. Bet ir arī fun facts ir par citiem podkāstiem runājot, kurus esmu piedalījies, kur arī tieši tāpat kā ar Masku, neviens nezin. Es esmu Face-Off pirmais oficiālais mehāniķis. Viņiem ir Gromuls, ir tehniķis, un attiecīgi tad es vienu epizodi aizstāju Rihardu Face-Offā, un attiecīgi viņus apgādāju ar taviem plakātiem, starp citu, kur Prāmnieks ir Masaļskim rādīja ar šo te jauko plakātu. Noteikti var atrast kaut kur epizodēs. Varam, es nezinu, mēs apskatāmies to video, vai mēs tikai ieliekam viņu sērijā iekšā. Jo, kur video? Tieši par plakātu. Tad ir jāparāda. Jā. Nē, man tie plakāti ar Elīzu tribīnēs, man viņi ir tos mierīgi. Tie tribīnes, tur bija tāda uztaisīta vārti, šī tāda izmēra, un uz tāda mieta bija ripa, lai var parādīt. To es redzēju, kā viņas ir. Kā gūt vārdus. Tā kā mēs centāmies visādi atrast veidus, kā tev palīdzēt, lai šo te sauso lāstu. Rezultātā mēs tagad ieskatāmies tāds tikā palīdzēja. Ja? Palīdzēja. Bet mēs zinām, kur ir jādodas tālāk. Jā, mēs zinām. Jančuk gāja. Būs rēķins. Tā, tā tad video. Kas jādara ir ar vārtiem. Šo es atceros epizodi. Tas bija Latvijas izlasē, kad bija čempionātā. Nevarēja vairākumā iemest, tad viņi taisīja analīzi par to, kur ir kā. Ar taviem propiem īstenībā tas sanāk. Labs. Un ir ripa. Ripa. Iekšā vārtos. Palielam. Augšā. Apakšā. Gamakā. Vienalga, vārti ir pietiekami lieli. Čau, zēniem. Tagad visi zina, kur ir jābūt ripa. Jā, tagad viņiem visiem būs atmaskots tas mans noslēpums. Bet tā plakāts riktīgi foršs divdaļīgais vārti ripa. Mēs pa nopietno, mēs pieejam pa nopietno. Vispār ļoti kreatīvi cilvēki, es klausos. Arī no visas, darbs ir programmēšana, tur tā matemātika, statistika, parasti mēs parādām citiem to, ko mēs priekš sevis esam uztaisījuši. Tiesa gan, tur arī kārtē reizi laiks ir, diemžēl, tikai 24 stundas dienā, nevis 30. Gribētu vairāk un tālāk. Mums ir, ofisā ir galda futbola galds.
standarts ir diezgan IT ofisos arī, ne tikai IT uzspēlē. Mēs tam gājām bišķi nopietnāk, ka iereiz mēs esam taisījuši. Tur ir normāls turnīrs. Statistiku, tur ir vienam otram, tur hokejā, tur ir vēl visu kaut kādu biznesa, visādas tur aprēķins, formulas, tas nav svešs. Tad mēs uztaisījām sev tādu turnīru, savu lapu iekšējo, kur izvēlās, ka katrs ar katru kolēģi, viņam jāizspēlē kombinācija pret katru ar katru. Un tad mēs skaitām tā, ka mums ir vairāk veidu profesionālās bumbiņas, ar kuru bumbiņu ielozē. Tad ir tā, ka protokolē spēli, ka kurš nostājas kurā pusē, kurš iesita no uzbrukuma, kurš iesita no aizsardzības, un tev var izvilkt statistika, tur, cik tu esi iesits no kuras pozīcijas, cik tev tur ir priekš tāds. Kad jūs strādājat? Tās atlikušajās stundās. 4. Ne, tik traki nav. Es par sevi mēdzu teikt, ka es esmu sliņķis, kurš strādā 200 stundas mēnesī. Slinkums ir lielākais cilvēces bīdītājs. Jā, viennozīmīgi. Un to es piefiksēju, skatoties uz sevi jau kaut kādos 11 gados, kad man labāk patīk izdomāt, kā to izdarīt ātrāk, vienkāršāk, lai var paslinkot vairāk. Jo tas pats arī bija 21. gada Latvijas čempions, kurš tu teici, kāpēc ir jāzīmē tās grafikas, ko postot Twitterī, tie vēl kaut kur iedod man backgroundu. Un es pieslēgšu IHF lapu, un es tev katras dienas beigās uzģenerēšu ar vienu klikšķu PNG bildīt, kur ir komandas sastājās. Tas, būtībā tas ir tas, ko mēs darām, ka mēs savācam, ko vajag izdarīt un saliekam kopā, lai paši var iet dzert kafiju. Labas idejas īstenojās. Tā ir, jā. Un darba atmosfēra arī izklausās tāda, ka gribās tur ir forši. Patīk strādāt. Tā ir tas, ka ja tu reālos darbus samiksē ar tādiem kaut ko interesantu, ar kaut kādu ar piestiem, tad arī tāda ikdiena ir interesantāka. Tāds kārtīgs 21. gadsimta office. IT guru office un viņu vadonis Nauris. No citas planētas. Bet jau pa statistiku pieskāries. Varbūt mums ir laiks doties nākamajā otrajā daļā. Jā. Par playoffiem. Playoff statistika. Kur Nauris arī, starp citu, būs. Viņš ļoti seko līdzi entuziastu hokeja līgai. Viņš ir zinošs. Un šī daļa, man liekas, pirms playoffiem būs tieši tas, kas vajadzīgs. Ne tikai zinošs, arī ir viens tāds side projektiņš, kas ir no čempionāta. Reizēm internetā klīst apkārt tāds simple sites. What if, kur var latviešiem patīk rēķināt. Un tad tā vietā, lai rēķinātu, kas ir kā, kur es vienkārši uztaisīju simplu, klasiski tas ir tai grupai IHF, kur Latvija spēlē, ka tu vari uz atlikušajām spēlēm saklikšķināt, viņš lasa iekšā tekošos rezultātus, ka notikušās spēles ir notikušas, un tad ir uz nākamajām tu vari saklikšķināt, ka es domāju, ka tā komanda vinnēs to, un tad tev beigās parāda to, kā tabula sastāsies. Tas tā vietā, lai kad var rēķināt. Es esmu piedalījies tādā, neko nesapratu, bet bija ok. Bet tas ir tas, ko visi tur rēķina, kas tikko ar olimpiādē bija. Kas būtu, ja tur noņemtu, iemestu tur to, vienkārši uztaisīt caur interfeisu, caur user interfeisu, ka tu vari klik nomainīt, vai tur pamatlaikā vinnēja, overtime vinnēja, un redzēt, ja vinnēs šīs komandas, tabula būs tāda. Ja vinnēs tādas, būs iekšā play-offā vai nebūs. Mēs paliksim tagad pie Oli, bet tās tur prognožu lapas, kur tev vienkārši ir jāprognozē uzvarētājs, un starp citu ļoti labi ir veicies. Tā kā sekojiet līdzi Facebookā un Instagramā ir linki, spiežiet virsū un prognozējiet entuziastu hokeja līgas spēles nākamajā nedēļā. Ķeramies pie tabulām. Jā, tā playoff, kā mēs esam noskaidrojuši, ir tepatais. Pat neaiz stūri. Lielais uz playoffs, viņiem skaties, lielais playoffs, bet mums ir sācies playoffs šogad ātrāk. 2 divīzijām, mēs 6-8. Jā, šis bija eksperimentāls projekts. 16 komandu playoffs mums līdz šim nebija bijis. Sapratīsim, kā to, vai tas cilvēkiem patika, nepatika, tur atsauksmēs rakstiet, bet tā ideja, kāpēc viņš vispār bija tāpēc, ka bija pārāk liels skaits komandu divīzijā, un pretēji tam, principā, manam principam jau no pirmās dienas, kad es esmu ļoti par to sportisko principu, kad tāpēc mēs dalām tās konferences, jo, kā mēs zinām, tad maksimālais spēļu skaits, ko mēs varam atļauties, ir 21, plus mīnus, citos gadījumos ir bijuši 22, bet ne vairāk. Principā 20
20 līdz 22. Un tad šeit bija komandas, kas to nevar izdarīt. Tu nevar izdarīt viņas konferencēs, nekādīgi to nevar dabūt gatavu, uztaisīt normāli. Tad mēs sapratām, ka komandas pašas arī izvēlējās, viņām bija savs čats, ka viņi spēlē tikai vienu reizi, katrs ar katru, vienreiz sezonā. Nu, teorētiski tas nav īsti sportiski no mana viedokļa, tas, teiksim, tāds olimpiskais vai IHF formāts ir čempionāti. Jo es uzskatu, ka jābūt ir atbildes spēlē, vismaz ar tām komandām, vismaz ar daļu no viņiem. Jo konferencē tu spēlē 2 reizes, vienreiz mājās, vienreiz izbraukumā ar vienu to pašu komandu un ar pretējo konferenci vienreiz. Tad šeit viņi sezonā spēlēja vienu reizi, un lai dabūtu to 20 spēļu skaitu, mēs ieviesām šo te jaunumu kā 16 komandu playoff, kur es izdarīju šādas tādas prognozes septembrī. GM sapulcē, manuprāt, un šeit tas arī ir piepildījies. Kur arī varam uzreiz redzēt. Tas ir lielākais šoks. Pirmā vieta spēlēja pēc regulārās sezonas ar 16. vietu, kas ir 18 spēļu nogrieznī. Haus bija labākā regulārās sezonas komanda, un Šamaņi playoffos ielīda caur Adats aci un lūdzu. Regulārās sezonas līderis pēc pirmās kārtas sāk doties vai nu challenge kausa virzienā, vai grilēt gaļu. Malači Šamaņi. Visu cieņu. Un galvenais tas, ka Haus abas spēles pazaudēja mājās. Vienīgo uzvaru šajā sērijā viņi vinēja pie Šamaņiem Volvo. Neticami. Pagaidām pa pārējām tur ļoti līdzīgi. Tuvas ir tās spēles, tas ir svarīgākais, un tas ir ļoti interesanti. Es pats, man arī tagad aizgāju playoffs, sākām filmēt tiešraidēs. Ir cits hokejs. Jo viennozīmīgi tas vienmēr ir tās visas hokejs. Spēles ir daudz baudāmākas nekā regulārajā sezonā. Tas ir mans personīgais viedoklis. Nē, viņš ir pareizs, jo tā spēlē ir daudz lielāka vērtība. Jā, un Džeki, visi, kas šobrīd jau sākuši playoffs, absolūti malači. Man ļoti patīk tās spēles. Tā turpinām. Kapā. Rītīgi kapā. Rītīgi. To jau arī varēs redzēt citās divīzijās, ka tās spēles, kurām ir pēdējās komandas, kurām iekrīt spēles būt vai nebūt, ka visi pēkšņi pamostās un dabū kaut kādu papildus jautājumu. Jā, ļoti sarežģīti. Īpaši, teiksim, es no savas pieredzes arī varu teikt, ka ļoti grūti ir spēlēt pret divām komandām. Visgrūtāk ir spēlēt par tādām, kurām neko nevajag. To tikko pagājušajā nedēļā pierādīja Blackouts ar Ūsiņu. Blackoutam nekāda izredzi iekļūt playoffā. Ūsiņš sitās par katru milimetru, lai iekļūtu playoffā. Un rezultātā Blackouts uzvarēja. Ūsiņš palielam gandrīz ir zaudējis pēdējo cerību. Tieši tas pats ar 3S bija. Tur gan 4. divīzijā tur savstarpēji sitās tieši baigi sakrita, ka sezonas beigās sitās tās 4 komandas, kas cīnās par tām pēdējām vietām playoffos. 3 gan vēl tur šans ir matemātiski. Jā, bet viņi ir ļoti teorētiski. Bet tā mēs varam pieskarties, ka mēs nokļūsim. Jā, varam. Bet tagad 6. divīzijas playoffs sāksim ar tiem, kas jau spēlē playoff, un tad iesim pēc kārtas no augšas uz leju. Šeit Namejs nospēlēja divas ļoti labas spēles ar Tukumu. Es domāju, ka Tukums 2. spēlē atbildes, pēdējā, 3. izšķirošajā spēlē, viņi nebija gaidījuši tādu pašu devi no Nameja, un tas, kā redzams, vainagojās arī ar panākumu. Kas jums, kungi, sakāms? Patrioti Ledusveči 1-1 ļoti prognozējami. Tā arī būs, tur viss izšķirsies pēdējā spēlē, kuram tajā dienā būs vairāk teiksim, sastāsies zvaigznes. Mans skatījums, kad Medoks ir pārlikuši jau pārpa dibanu sev. Vakardienas spēlē uzvarot Ķekavu. Un vispār tāda ļoti aktīva, laba komanda, kas katru gadu playoffos spēlē. Velka Alpi Mežoņi. Velka Alpi ir augstāk tabulā. Mežoņiem ir 1 uzvara. Nav pārsteigums. Nākamais pārsteigums ir Molto. Zvaigznēm ir pirmo spēli, ir zaudējuši, tūlītās būs 2. spēle. Redzēsim, kā būs arī regulārās sezonas 2. vieta spēlē pret 15. Un 15. ir vadībā.
Tas būtu ļoti interesanti. Arī Tur varbūt ir hauss. Jā, bet ja jūs ieskatāties tajā tabulā, jūs redzat, ka pārsvarā favorīti ir zaudējuši pirmās spēles. Tieši tas pats ir nākamajā logā, kur Zemgales Āļņi pret Aizvolfiem spēlē. Aizvolfi ir sērijā vadībā 1-0. Un tieši tas pats apakšā ir Variori pret Mamutiem. Ja, kur Warriors izrādīja ļoti sīvu pretestību un iecavai ļoti grūti nāca šī uzvara. Nu, visas tās spēles ir līdzīgas. Ļoti maz tie pāri, kur būtu liela vārtu atšķirība. Tas vairāk jau ir tālāk pie 8 ejot, bet ir ļoti. To mēs redzēsim, ka tabulās ir šogad ir īpaši kosmos. Nārs gribēja kaut ko teikt. Te jau īstenībā var uzsvērt to, ka daļa no tā visa jāsaka paldies ir komandu sabalansētībai, kas ir sastāv un viss pārējais. Kā attiecīgi salikt komandas tādā divīzijās, lai tas ir tā cīņa ir līdz pēdējiem. Čau, Kisi. Tā gan. Jo arī pēc tam ir ejot uz zemākajām, kur tehniski tas pēc matemātisks skills ir zemāks, bet tur tās tabulas ir tik tuvas, ka tur ir tāda ballīte vēl aizvien pēdējā dienā. Jāsaka godīgi, ka tik daudz laika sastāvu un komandu sabalansēšanā pirms sezonas, kā šīs divas pēdējās sezonas mēs ar Markevicu. Mēs vienmēr to esam darījuši pēc labākās sirdsapziņas godprāt, bet šeit mēs ļoti skrupulozi pieejam. Mēs it kā pagarinām tās savas darba stundas, bet lūk, jūs redzat rezultātus, un jūs viņus redzat visās tabulās. Rezultāts ļoti labs. Bet kā vakar Hauss komentēja, kad parunājos ar GM, viņš teica, kārtējo reizi jau 10. sezonu pēc kārtas pierādās, ka entuziastu pamatprincipi darbojās. Jebkura komanda divīzijā var uzvarēt jebkuru komandu. Un šeit ir 2-1, un Haussam sāks vasaras brīvdienas. Vai challenge cups? Jā, bet tu jau visu sezonu cīnies tieši par to playoff. Un galvenā jau trofeja ir, kurā patiesībā tu izspēlē otru sezonu. Tur ir laikam maksimālais spēļu skaits playoffos 17 spēles. Tur nospēlēt. Tā ir principā gandrīz otra sezona. Tikai tu to izspēlē visus 2 mēnešos. Jā. Labi, dodamies tālāk. Ejam, E8. Tie jau 2 pilni pāri redzam. 3 teiksim tā spēlēs es esmu bijis, kur kāda no komandām aiziet tālāk. Viena no tām spēlēm bija Ķekavs pret Oileriem, viena bija pelēkiem Kardināliem. Es biju uz abām, kad pelēko Kardinālu spēlēm. VHR Thunder uzvaru es redzēju, LLL uzvaru es neredzēju. Es redzēju LNL uzvaru, pirmo spēli es komentēju, un tur LNL izšļūts. Viņiem ritīgi paveicās, jo Piečuki bija baigi mobilizējušies īsā sastāvā, neskatoties uz to, ka viņi dabūja lielo noraidījumu. Tur LNL spēlēja pilnas 2 minūtes formātā 5-3, un arī tad viņi neguva vārdus. Bet beigās, regulārās sezonas uzvarētāji 2-0 sērijā izvirzījās nevis vadībā, bet uzvarēja 16. vietu, tā kā pēdējās biļetes īpašnieks playoffos, un it kā viss nostājās loģiski. Par pingvīniem pret Thunderiem runājot, pēdējā spēle bija ļoti tuva, bet spēles beigās Thunders parādīja tomēr, ka viņi ļoti grib tikt tālāk. Es neredzu tik tālu, kā viņiem ir. Bet tur arī tas bija turs, tā ir 8. 9. vieta, kas ir abas blakus. Protams, jo te ir diametrāli otrādāk. Teiksim, Naurs ar gan jau, ka seko tabulām līdzi, bet netik pastiprināti kā es. Te ir pilnīgi 2 dažādi stāsti, kā nokļūt playoffos. VHR sāka ļoti lēni, sāka vāji, neatbilstoši sev, bet ir saprotami pirmā sezona un vispārējais. Savukārt pingvīni sāka pārliecinoši. Pingvīni lielāko daļu regulārās sezonas bija top 3 komanda. Visu laiku viņi tur atradās. Viņi sastragloja sezonas beigās, VHR savukārt sāka gūt vārtus, vairs nemet pa štangām okokā. Un šis pāris bija ļoti interesants. Skatījos viņu un jāatzīst, VHR bija labāk. Es uzmetu skatu tiem
jauniem pāriem, kas izveidojās attiecīgi, kas aiziet kā ceturdaļfināls ir, bet arī tajā, tieši tas, ko tur ir pieminēja, ka tas ir lielās tabulas, kur ir single spēle ar komandām, plus arī tas, kas ir VHR lēnais sākums, jo ir L un L ar VHR spēlējuši to vienīgo spēli ir septembrī. Ir 6-1 tas rezultāts, kas Zariņam 2+2, kas ir tīri tehniski, ja skatāmies VHR, viņi ir ieskrējušies, ka tas septembris vairs nebūs. Jā, tur bez variantiem pārbrauc tur pāri. Ir tas stāsts, kurš vairāk vasarā gatavojas, kurš aktivizējas tuvāk plēšiem. Jā, un daļa komandas, kas trenējas vasarā, viņi principā savāc to punktu rāžu, par ko es esmu jau runājis vairākas reizes, bet te ir tas, kad viņi bieži, un es to novēroju savā komandā, kad mēs kaut kādā brīdī iekrītam tajā pašapmierinājumā. Un vairs nespēlējam fiziku hokeju, jo mēs zinām, mēs taču uzvarēsim. Tas tā pārliecība, lai gan psiholoģiski it kā tu gatavojies tai spēlei, ģērbtuvēs tu viss esi izrunājis, visiem viss ir skaidrs, bet redz kaut kur apakšā zemapziņā, tas, ka tu uzvari, tev ir tur 5, 6, 7 spēļu uzvaras strīks, tas kaut kur spēlē pret tevi. Un ja mēs runājam šeit, es pat pie 9. divīzijas neatgriezīšu pie šī tēmas, par Vikingiem, labi, ka mēs dabūjām tās spēles pa pakaļu, un ļoti bieži tās spēles nav tādas, kur, tu paskaties tablo, piemēram, mūsu pēdējā spēle ar Kukedu, kas sitās pa visu vari pret priekšpēdējā spēle, atvainojos, par playoff, kur mēs, principā, diemžēl izdzēsām viņiem tajā spēlē. Paskaties tablo 4-1, tur jau viss skaidrs, otrā vieta spēlēja pret 10, tur viss ok. Jā, tikai tas 4-1 parādījās pēdējās 2 minūtēs spēles. Mums lielākā spēles daļa rezultāts bija 1-1 un Kukets spieda. Jā. Turpinot par šitiem pāriem. Pelēkie kardināli, tur bija vienos. Bez variantiem. Es nezinu. Viņi atnāca, viņi pateica, mēs iesim tālāk, un viss tur bija daudz punktu. Manā skatījumā, es visu laiku kaut kur iejaukšos, es ļaušu jums arī parunāties, Nauri, tu droši pārtrauc mani, tiklīdz tev ir kaut kas sakāms, mauc iekšā, un pelēkie kardināli ir pilnīgi noteikti šīs divīzijas favorīti no 1. septembra spēles. Un sezonā, tur kaut kas tur, ar Romanovska diskvalifikācijām varbūt tur var kaut ko saistīt un vilkt tur kaut kādus, es nezinu, tur maģiskās tantiņas vai kaut ko, bet kardināli, sauksim lietas īstajos vārdos, viņi spēlēs sūdīgi sezonā. Viņi tiešām spēlēs sūdīgi. Un viņi ir favorīti, šīs divīzijas favorīti sākoties sezonai. Šobrīd, gluži tāpat kā pagājušajā sezonā, kardināli parāda to, ka tā ir izteikta playoff komanda. Tieši tāpat kā Oilers, līdz viņiem mēs vairs apakaļ nonāksim, mēs tūlīt nonāksim līdz Oileriem arī. Tā ir izteikta playoff komanda, un šeit viņa to pierāda, jo pagājušajā sezonā viņa palielam netīšām iekļuva playoffā, netīšām, tas ir hokeja žargonā, viņi spēlēja, uzvarēja, viņi iekļuva playoffā, vispārreiz. Un rezultātā, līdz kurienai viņi tika, līdz 7. spēlē finālā. Vēl kāpiem es papļāpāšu ar GM-iem, paprasīšu, jo tā otrā spēle, tāds jūtas, ka viņi jau bija padavušies, bet Es nezinu, varbūt kardināliem palīdzēja tas, ka viņi bija sarunājuši uz abām spēlēm komentētājus. Tas ir iespējams arī pārējām komandām darīt, un pie tam kardināli vispār ir sliņķi, viņiem pults ir, es nezinu, man liekas, jau 2 mēnešus viņa austiņas nevar nopirkt, kas tas par sviestu ir? Labi, tātad... White Wing Patrioti. 1-0. Trešā spēle tur būs, pilnīgi noteikti. Es uzskatu, ka trešā spēle būs, abas 2 komandas ir ļoti tuvu viena otrai tabulā, un White Wing ir labi. White Wing ir labi sāka uz sezonas beigām, Patrioti spēcīgi sāk visu sezonu, bet arī tur tā plus mīnus. Es uzskatu, ka šai pārī būs pilnīgi noteikti trešā spēle. Pinky Blinder House. Naurim patīk Pinky Blinderi. Kuram nepatīk Pinky Blinderi? Tieši tā, kuram nepatīk Pinky Blinderi. Šis labs. Hausa otrais sastāvs, problēmas ar šādas tādas ļoti šo te komandu vajā traumas šajā sezonā. Un Pinky ir labi.
Pinky ir labi. Pinkijiem ir jau iepriekš, man liekas, ar Ansu Anso tajā podkāstā mēs runājām. Nu, tā ir attieksme. Tā ir attieksme pret treniņiem, tā ir attieksme pret spēlēm, tā ir attieksme pret faniem, attieksme pret to, kā tu izskaties, kā tu jūties. Un, nu šeit, teiksim, komanda, kas izskatās lieliski, tas pats kā vecais labais teiciens, veselā miesā vesels gars. Nu, tas ir skaistā miesā liela motivācija. Te es neredzu, kā Pinky varētu zaudēt nākamās 2 spēles. Vienu varētu pret Hausu, Ogrē varētu. Vai viņi var zaudēt vēl vienu spēli Mārpē? Šaubos. Nu, 6-2 pirmajā spēlē. Nopietnas pieteikums. Jā, nu, tur ripa ir apaļa un ledus ir slidens. Un es te pat īstenībā nav jēgas nekāds beigos rezultātus tur pieminēt, jo tie rezultāti visi ir ļoti nākamo pāri var paskatīties, kas ir Kalnieši pret DAS. Tur šūpo uz... Jā, 1-1. 0-4 un 2-0. Jā. Tur šūpojās. Abas 2 komandas jaunas. Nosacīti Daspam 2. sezona, Kalniešiem 1. Ļoti bēdīgi iesāka sezonu, jo pagājušajā challenge'ā viņi spēlēja, viņi jaudīgi spēlēja. Vēl viena komanda no Talsiem, ja nemaldos. Jā, Talsnieki viņi ir. Jā. Nu, tālāk mums Oilers pret Ķekavu. Ķekavu uzvarēja šūtautos 3. spēli. Nu, viņi arī 2. spēli uzvarēja šūtautos. Jā, bet 3. spēle bija šūtautos 1-0. Jā. Te ieslēdzas man mīļākā daļa play-offos. Man nav favorīti komanda, neviena. Varbūt elitē bišķi vairāk, es pa kādu klusumā pafanoju. Bet kopumā... Es nezinu, par ko es fanoju. Bet kopumā esmu super neitrāls. Man, ja kāds paprasīs, man ir absolūti vienalga, kurš uzvarēs. Man ir svarīgi, ka tas ir 7. spēlē un šūtautos. Man īstenībā līdzīgi. Vispār neatbalsta organizāciju. Es esmu par smuku hokeju, un tad ir komandas pēc tam, tas ir sekundārais. Nu, man svarīgi redzēt, lai komandas cīnās un grib uzvarēt. Nu, bet tas jau... Tas tieši ietver manā iekšā. Jā. Līdz 7. spēlē nokļūs tikai tad, ja hokejs būs līdzīgs un ļoti labs. Un līdz šūtautiem nokļūs, ja tā pēdējā spēle būs tiešām cīņa. Jā, uz šūtautiem 1-0, viena kļūda, un tu esi kļūdījies. Tieši tā. Nu, fantastiski šūtauti bija. Man patika. Es arī abas divas noskatījos. Un bija, jā, nu tur, teiksim tā, Oileriem bija vairākas epizodes 3 spēlēs, kur viņiem ļoti nepaveicās. Un šī ir vēl viena komanda, kas principā savu potenciālu 90% parāda tieši play-offos. Varbūt šogad regulārā sezonā viņi bija pēc manas teorijas par augstu, ja, trešajā vietā, kas nav nekāds pārsteigums. Tā ir laba komanda un viss ir kārtībā. Un tad varbūt, ja viņi būtu bijuši zemāki, viņiem labāk izdodas spēlēt pret tiem augšējiem, pret tiem līderiem. Jo Ķekava bija 14. vietā, viņi tur ir pašā apakšā un rekā mobilizējās un 2 šūtauti un viss, un tu esi lielajā play-offā. Jā, bet paskaties, visu tabulu kopumā no 5, kas ir tikuši tālāk uz ceturdaļfinālu, 3 ir zemāk izsētie. Un tas vēlreiz apliecina to, ka divīzijā ir komandas, kur vienalga, kurš ir pirmais, kurš pēdējais, uz spēli ir jāgatavojas laicīgi. Un vēlreiz atgādinu to, ka regulārās sezonas uzvar komanda līderi, play-offs uzvar treneri. Kurai komandai būs gudrāks treneris, kurš vairāk iedziļināsies, kurš skatīsies, analizēs iepriekšējās pretinieku komandas spēles, tās komandas uzvarēs play-offos. Nu, un pēdējais pāris, 8. Pārāk daudz komentēt nevarēšu citādāk. Zariņš būs vēl dusmīgāk. Tu biji uz tām spēlēm. Bet vienu spēli, es neatceros, kurš no Mežoņa sastāv, bet vienu spēli, kur viņi uzvarēja, es arī biju. Jā? Un es savu Zariņam pēc tam saku, tas tāpēc, ka tu atnāci pirms spēles, man pateici čau, mēs parunājāmies, un jūs uzvarējāt. Laikam, jā. Nu šeit, jā, nu Mežoņiem neiet šo sezonu. Nu viņiem galīgi neiet, un te ir pierādījums. Un regulāro sezonu viņi nospēlēja ļoti labi, un viss bija kārtībā. Un vairogs apņēmīga komanda ļoti tāda, nu kā teikt, viņa kārtīga.
komanda, kas tā kā arī pieiet, varbūt viņi tur nav treniņu fanāti un tā, bet tam procesam viņi pieiet nopietni un rekur, kas beigās sanāk. Ķekau nākamo kārtu spēlē pret Vairogu, 2 komandas, kas bija tālu aiz astotnieku. Tālu nosacīti. Cipariski tālu. Bet arī, ja paskatāmies, labi, viņiem ir svaigāk nekā L&L-am. Ir Ķekava ar Vairogu tikās janvārī. Tur bija pēc cipariem ir 4-2, bet 4. bija empty netters. Tā kā 3-2 tas pats jau tā. Tu viņi jau zināja, kādas būs. Man patīk, ka tu šito esi sagatavojis. Bet, tā kā tā spēles ir līdzīgas arī šiem te. Bet nobeigumā par 8. divīziju kā tik nav jāgriež šitais ārā. Pēc tam kaut kādā brīdī un jāliek kaut kādās mēmēs. Mana prognozē Pētera Alksni ļoti, ļoti grūti tev iesnākamajā kārtā ar VHR Sanderu. Ļoti grūti. Bet kas ir labā ziņa? Labā ziņa, ka tu neesi Dvinskis. Jā, ja tu pateikti Dvinskis ar cigāru, ka paņems skaidra lieta. Tas gan ir fakts, bet kas runā par labu L&L, tad Pēters Alksnis ir treneris, kurš ļoti nopietni pieiet ne tikai playoffiem, bet arī regulārajām spēlēm. Un tas ir novērojams arī viņa oriģinālajā komandā 3. Šeit pussezonā pieaicināja Pēteri. L&L negāja. Kaut kas viņiem tur stragloja, un tad acīm redzot Elsbet uzrunāja Pēteri. Un ļoti interesanti, jūs varat paskatīties statistiku. Atnāca Pēters un L&L vienkārši stratosfērā uzlidoja. Treneris Visiem spēlētājiem. Jā, tā kā bīsties Alkšņa, bet Alksni tu bīsties VHR, tā ir mega motivēta komanda. Tur jāapskatās tās pēdējās 2 spēles tiem, kas neskatījās playoff pret pingvīniem. Asins un vēmekļi. Labi. Elite. Dodamies tālāk pie tiem, kuri vēl līdz pirmajām spēlēm nav tikuši, bet mums tiks. Pagaidām mums ir zinām elitē visi, kas būs playoffā. Bet līdz to otru statistiku komandas. Tur smukāk izskatās statistika un komandas. Elitētas pārsteiguma beigās ir pēdējā advokāta spēle. Tur var redzēt, ka ja komandai vajag un iet uz visu, vienu ieslēdz. Lauris atgriezās visi LHF un tai pēdējā spēlē arī es biju Tukumā. Tas bija Jelgavā, atvainojos. Un komandas GMs teica, mēs visas olas liekam vienā groziņā uz nākamo spēli. Tā arī sanāca. Tā kā tie mīmā ir turn it up to 11. Yes! Par to ir stāsts. Mana prognoze. Backshoti. Uzmanaties. Terveti ir. Viņi ir superspēcīgi. Tur būs. Bet nevar nenovērtēt. Un mums ir jau šajā sezonā, un mums ir visās citās sezonās, kur regulārās sezonas uzvarētājs izlido pirmajā kārtā pret 8. vietu. Būsim reāli. Lauris arī advokātiem iedod. Tur ir punktiņas. Tik. Jā, bet viņi arī ir zaudējuši spēles ar visu Lauru. Protams. Bet pagājušajā gadā, piemēram, Valmierai nevar noliekt, ka sprukts playoffos viņiem ļoti daudz palīdz. Protams, tāpēc, ka viņi ar vēsu prātu pies. Viņi to visu redzējuši, visu mūžu. Viņi dod to pareizo būstu. Haris ļoti labi zina to, ka piespēles jau nav gola, ka vajag tos gols iemest. Tā viņš ir, jā. To, ko mēs pagājušajā gadā redzējām, kā sprukts pēc katras svilpas savējiem Valmieras džekiem teica, tagad, nostājamies šiļā te. Es domāju, ka tagad tas baigais Cinderella story pagājušajā gadā bija. Baigais Cinderella story. Šogad es domāju, ka redzēsim, kā Lauris palīdzēs advokātiem. Tur arī Žukovska sindroms bija tajā pagājušā gada finālā. Tur. Labi, ja mēs runājam par spruktu un Valmieru, tad īstenībā tas pats jautājums ir arī par Vikotrans un Vektoru.
Jā. Viņiem tagad ir jautājums, kuram balvā tiks Valmiera. Jā, kuram balvā tiks Valmiera un kuram Tukums. Abi divi brauks. Viens brauks pa labi, viens brauks pa kreisi, bet kurš tas būs, to mēs uzzināsim sestdien. Vektoram tieši ir ar Tukumu spēli, un tur ir tā, ka ja viņi vinnēja Tukumu, viņi dabūs Tukumu. Jā, kā tik nesanāk tā kā ģenerāla mēģinājums. Jā. Nu, var jau pieņemt, ka astoņdaļfināls aiziet. Jā. Tā kā šeit. Jo tam pašam Vektoram arī bilance, ja paņems iepriekšējo tabulu, ja nemaldos, bija Vektors ar Tukumu, bija 2-0. Atkarīgs, kad Tukums spēlē. Ja tas ir septembris, oktobris, tad tas ir viens Tukums, ja pēc tam tad tas ir cits. Pret Tukumu. Tā, ne 3-1 sāda. 3-1. Plus 2. Jā. Tā kā... Bet, ir tādā ziņā Tukums pateikt. Nu, viņi ir izlīdzināties tur ar punktiem, nekas tur baigi nemainās, bet jā, ir jautājums. Ja viņi paņems Tukumu, bilants būs 2-0. Jā, bilants būs 2-0, bet viņi netiek pēc punktiem. Viņiem klāt ir 28 un 18, ir 10 punktu starpība. Kādā ziņā? Nu, viņi es tev sapratu. Ja Vektors, viņi paceļās vienu rindiņu uz augšu, un viņi ir kā 5. pret Tukumu kā 4. Jā, taisnība. Nu jā, un rekur ap 2 viņi ir. Vikotrans un Vektori ir pa vidu ar 18 punktiem. Vikotransam arī spēle. Vikotransam ir pret Terveti, viņi var mēģināt glābt situāciju. Jā, nu viens no viņiem brauc uz Tukumu, viens brauc uz Valmieru. Abas pēdējās ir skatāms, jo tur abām komandām kaut kas izšķirās. Un tomēr, jā, Sportluks šajā sezonā Advokāts paņēma uz juridisko. Jā, tas arī tur vilkojas sindroms. Tiklīdz vilkojas ir, tas mans novērojums. Es nesaku, ka tā ir. Tik tā viņi citādāk spēlē. Garkalni pret Wolfiem. Mēs to jau kaut kur esam redzējuši. Un tās spēles vienmēr ir sīvas. Un šis būs ļoti interesants pāris. Un seni paziņas jau sezonām ilgi. Un jautājums ir tikai viens. Vai abām divām komandām nebūs sastāvā robi? Jo ja viņas abas spēlē ar pilniem sastāviem, tur jāskatās. Protams, ir Beņislavska un Marinakī sindroms. Viennozīmīgi. Ja, tur ir divi čaļi, kas viņi jūt viens otru pa 400 kilometriem, un tur tiešām ir baudi skatīties, kā viņi spēlē. Un tāpat laikā pretīm ir ja spēlē vienā maiņā Kļaviņš ar Komulu, tās piespēles un kā viņi to dara. Protams, ja tur vēl ir arī Lipsbergs. Tur, bet jā, Kļaviņš ar Komulu, tā savstarpējā saikne viņiem, tur ir. Vēl īstenībā interesanti paskatās rezultāts līderis ir pa pāriem nostājās, kas būs asists. Asists un tāds, labi, kamergrauzes iegrauzies tev pa vidu, bet ir. Vēl tiešām dabī, es domāju. Bet tā ir, jā, rekur ir. Beņislavskas, Marinakī, Rudzīts ar Petroviču, kamergrauzes tur kaut kur iekšā, Kaimiņš ar Lavrovu, bet, un starp citu, Kaimiņš ar Lavrovu nespēlē vienā maiņā. Nē, tas, protams, viņi var pelnīt paši, bet, vidējiski, tu iedod piespēlīti, otrs iemet. Un Binder, Udri. Varbūt, ka spēlē vienā. Beņislavskas ar Marinakī spēlē, Rudzīts ar Petroviču spēlē vienā maiņā, Kaimiņš ar Lavrovu vienā maiņā nespēlē. Pārsvarā. Bet tas, kas ir kopumā interesanti, ir tas, tāpēc arī gaps lielāks starp viņiem. Jā, laikam. Tas, ka pirmajā kārtā ir iespēja, ka paliek visas ārpus Rīgas komandas. Jā. Kas nozīmē, ka mēs jau varam nevis sagaidīt to, ka mēs finālos tikai braukāsim pa visu Latviju. Bet tas var notikt jau pusfinālos. Jā, tas tā var gadīties. Un galvenais, ka viņi ir katrs savā pusē. Viņi ir play-offam katrs savā zarā, un Valmiera Tukumu var satikties tikai finālā. Tā kā, jā, un Tukums ir jaudīgs. Tukums ir jaudīgs. Te es pajautāšu jums prognozes, vai mēs pēc tam memčiks taisīsim vai netaisīsim. Vai fināli notiks ārpus Rīgas, tikai Rīgā? Vai dalīsies? Nav sācis. Man ir atbildi gatava. Matemātiski jau būtu jāņem. Sākās ar savu programmu. Matemātiski sajūti hokeju. Izsaka prognozes. Es saku, ka fināls būs Rīgā. Abas komandas būs Rīgā spēlēs. Jo, starp citu, iestarpināšu par matemātiku, te ir šodien. Kādā no Rīgas, ja tur vēl ir. Sākās smalkā. Pagaid, Inbox, Smārupē, Juglā, kaut kur, kas ir. Rīgas metropolē. Jā, Rīgas metropolē, jā.
Bet jā, ir par matemātiku. Vienkārši šonakt bija interesanta spēle, kas ir tikko pēc olimpiskām spēlēm ar to cepienu par noņemto vārdsargu un pārējo. Bija, ko es sūtīju Lightning. Jā, pa tukšiem vārtiem. Pa tukšiem vārtiem pa štangu bija ierīja atpakaļ un beigās no 3-0 minūtes laikā. Olimpiskais finālists. Minūtes laikā spēle pagriezās 4-2. Un viņi divus vārdus atguva ar noņemtiem un pa vidu vienu ielaida ar uzliktu. Un statistika bija 3 kaut kāds bija 16, bija kāds 3,5 minūtes, un viņi močīja bez un 2 atsita. Te vienkārši nav jautājums par to noņemšanu, jautājums par realizāciju. Nu, šosezon, starp citu, arī Endzus hokeja līgā. Es pats esmu klāt bijis ļoti daudzās spēlēs, kur noņemot vārdsargu spēle tiek izlīdzināta. Tas tā, agrāk es to nebiju tā baigi pamanījis, šogad ļoti daudzās noņemot vārdsargu komandas izlīdzina rezultātu. Labi, Lauri, kur būs fināls? Ārpus. Tikai ārpus? Abas. Es domāju, ka... Tad Laura prognoze ir skaidra. Valmiera pret Tukumu. Tur zēni vizināsies. Ja, interesanti, īstenībā, kad viņi un kur vizināsies. Viņi spēlē sestdienā. Un viņiem ir jānospēlē vienā nedēļā 2 spēles. Viss ar vienu autobusu? Viņi tā kā var ar vienu autobusu. Visi brauc uz Rīgas spēlēt. Jā, vienīgi Rīgā var. Ja Valmiera Tukuma būs finālā, tas būs loģistiski interesanti ļoti, arī no entuziastu viedokļa. Tas būs ļoti daudz jābraukā. Kur jūs divīzija, 3-2? Jā. 3-2, tajā ir tas, kas... Kur vakardien ir kopējā tabula nebūs rādītājs, te būs labāk jāstāstā otri, un tehniski jau katrs pēc tam aizies tāpat uz savu play-off, te būs 2 play-off. Vakar Tērvete ar Lavīnu cīnījās. Tur bija ļoti daudz goli, varam paskatīties 7-5. Jā, un sezonas pašās beigās Tērvete aizspraucās Wolfiem garām, dalītā pirmā vieta. Kāda viņam savstarpējā spēle bija Tērvete ar Wolfiem? 5-2. Tad redz, kur ir kļūda tabulā. Ja, kur Wolfiem ir, kur šeit mazajā tabulā viņiem ir jābūt pirmajā, bet kur lielajā mēs uzlikām, viņi nebija. Wolfi joprojām saglabāja pirmo vietu. Šis ir tas stāsts, kas mums ir attiecīgi uz sezonas darbiem. Ir šis visi pārskatīt tiebreak princips un visu pārējo, jo arī ir tevi gan tiebreak, gan arī play-off formāti, kā izspēlēt. Tas pats, ko mēs ļoti uzskatām, redzējām tagad olimpiskajās spēlēs, ka ir tie play-off ar reseedingiem, ka pēc tam tev uz pusfināliem neiziet pa koku, bet tev vēlreiz pārlozē pēc vietām. Tas pats arī ir arī uz tiebreakiem veidi, kā ir taisa subgrupas, viņas nes tālāk, bet ir vairāk mehānismi, kā to lieto, bet tur ir attiecīgi, tas nav tikai pārtaisīt, tas īstenībā ir arī vienkārši novienoties par to, ka strikti pateikt, ka pie kura no šiem formātiem pieturās. Bet jā, ir klasiski savstarpējais, tas ir numur 1, ko skatās uz pāri. Tas ir tas pats, kas Latvijai bija tagad arī ar Vāciju un Dāniju. Tas ir līdz ko ir 3 vienādi, aiziet visu grupas variantu. Kā skatās. Kur viens ielaists gols maina visu. Man nepatīk šities, bet... Jā. Tur ir tā problēma, ka kā skatās uz to subgrupu, arī var skatīties to, ka ir līdz ko mēs vienu nofiltrējam, kurš izkrīt, viņu noliekam malā un tad skatāmies uz atlikušo kā pāri, vai mēs turpinam uz grupu skatīties uz visu kopumā. Tā kā tur ir veidi mēs skatāmies uz iesaistītajiem. Tur tiksim līdz 10. Bet labi, šajā gadījumā ir Wolf Tērvete, tur diezgan skaidrs, ka tas ir head to head un tur ir... Es arī skatos, viņiem daudz spēles vēl palikušas. Viņiem ir ļoti daudz spēles palikušas, jā. Te vēl grūti. Ja pabrauks uz apakšu nedaudz, tad ir pastoties arī tas RSU, viņi matemātiski pilnīgi mierīgi var līdz 3. vietai uzsisties vēl. Jā. Tā kā tur ir tie punkti, ir diezgan blīvi, spēles vēl ļoti blīvi. Ir daudz, un tad tā kā atkal kārtē reiz tas, ko es minēju, ka komandu līmeņi ir tādi, ka tur, tu vēl tuvoņāsim marts, un tu vēl nevari pateikt, RSU ir 8. vai 3. Bet kā sanāk, viņiem ir aizkavējusies tā sezona, vai viņi... Tur jāprasa būs precīzāk Kaināna, un viņiem ir bijuši aizkavējusies. Jo līdz 10. martam nebija jābūt viņiem spēlēm. Bet 12. Tā kā šeit būs dalīties tas play-offs, tad viņi abas spēlē 2 atsevišķus play-offs, izlaižot 8. finālu. Viņi sāk no 4. fināla uzreiz. Mēs iegūstam vienkārši. B-divīzija būs visticamākais hibrīds. Tas 4. fināls, pusfināls. Jā, tā arī būs. Sanāk, ka E3 divīzijā, A divīzija ir tā kā E2 vairāk, un B divīzija ir 3. Precīzi, tieši tā, jā. Un šeit jau arī viss vēl var mainīties, tas sākums. Jo no 14 līdz 20 punktiem ir 2 spēles.
Divas uzvaras Garkalnei, un tur pilnībā viss ir mainījies. Tur gan, jā, arī gan te, gan arī augšā. Vairāk un mazāk var jau iezīmēt tos pāris. Tur ir, skatoties no matemātikas, pārsvarā tas, kas mainās, ir kā pāris. Ir 1. līdz 5. vieta, tur staigā, kurš kuru pakāp garām. Jā, te, piemēram, 30, pēc punktiem. 32, 30, tur viena spēle, tur blakus esošie nostaigā. Šī tā divīzija spēlēs, es nezinu, līdz Jāņiem tā izskatās. Visas 8 komandas, visi kaut ko pārceļ, kaut kur ņemās. Tā sezona ir ievilkusies viņiem par... viņi principā iekavējas to play-off sākumu gandrīz par 2 nedēļām. Un es līdz septembrim neaizvilkt. Ne, līdz septembrim nevarētu. Mums arī vajag tomēr kādā brīdī to sezonu noslēgt. Tā ir, jā. Mums ar Markovits laikam nesanāk vairs viņu noslēgt, bet mums patika, kā bija šogad. Šogad bija mazāk stresa. Jā, ja mēs skatāmies A divīzijā, tur tie punkti viņiem ir ļoti līdzīgi. Tur realitātē nevar zināt, kas notiks. Tad B divīzijā nekas labāks nav. Bišķi lielākas starpības starp komandām dažām ir, bet kopumā... Tur ir stāsts par to, kāpēc Ogres brāļi ir zemāk un RSU augstāk. Tur arī pāris spēļu atšķirība vienkārši. Ko laižam tālāk? Bet viņi dalījās pēc punktiem? Precīzi, tas ir jāpaprasa Markovicam ar Pūriņu. Tas ir viņu hibrīda modelis, šitā grupa. Un labā ziņa tā, ka nākamā sezona tā nebūs. Viņas būs normāla divīzija un play-offs būs tāds pats kā visiem. Šitā ļoti interesanta divīzija. Te arī Nauris seko spēlēm līdz vēl aizvakar, pirms 3 dienām. Tur viņām visām bija, ja nemaldos, 28 punkti. Tur bija no kuras līdz kurai vietai pilnīgi identisks skaits un nebija skaidrs. Arī Tukumam vēl tur draudēja briesmas. E4 bija diezgan skaidrs, ka Marels ir pirmie un ka wildcards nāks no ziemeļiem. Tas arī viss un tad tālāk ir. Ir tālāk skatoties, kas tur Taurus, Sparta vai 3S, visiem tur ir matemātiski vēl. Aizvolfi vēl arī tur patās. Jā. 3S ir mazāk, bet šāns ir. 3S, jaudīgi ambicinās. Durtiņš varētu ciet, bet var iesprukt. Var iesprukt, bet pēdējā spēle tas daudz ko izšķir un konkurenti vēl kā spēlēs. Taurus paņēma pēdējās finiša spurtu. Tā kā Norvēģu slepotāji un finišā vienkārši aizrāva garām Spartai 3S un leģendām, nemaldos, patin uz augšu. Spartai, laikam leģendām, patin uz augšu, kas tur bija. Rupčiem, es atvainojos, leģendas gan ar tur pat blakus. Te lielākā tā starpība tabulās, tas, ka tā starpība starp punktiem, ja mēs pastamies Rupuģi 25 un pabraucam uz leju ziemeļiem, apskatāmies, kas ir aiz līnijas. 34, kad attiecīgi. Līdz ar to ir ziemeļi dabūs jau tās papildus spots uz wildcardiem. Un līdz ko mēs skatāmies, ja ziemeļiem ir 2 papildus spoti, tad tā līnija jau, Nākamā sezona līniju bīdīsim vai ņemsim ārā, jo viņi ir morāli zaudējusi savu primāro funkciju. Mēs viņu varam atstāt zem pirmās komandas un zem otrās, jo tāpat jau pēdējās 2 sezonas mēs izmantojam pa lielo tabulu, un tad, lai nav tāda išu, kā bija pagājušajā gadā 6. E6. Te ir tas, ka tā līnija tomēr vairāk mazāk tas ir no NHL tāds mantojums, kas ir. Tur atkal cilvēki daudz detalizētāk rēķina tās grupas, wildcards, viss, ka ir vieglāk tomēr jo viņiem ir 4 kopā viņi spēlē, tur bišķi tā sistēma savādāk ir. Bet mēs pacelsim to līniju līdz 2. vietai, un tam visam ir jānostājās savās vietās. Vai principā mēs viņu varam ņemt ārā? Viņai nav nekādas jēgas. Tas ir atkal tas jautājums par vienkārši to formātu, kur jānovienojās, būs šādi un ir punkts. Un tas, ka, protams, ir tabulā ir vieglāk saprast, tur nav jāslēdz matemātika iekšā rēķinot, ka kur ir līnija, kur ir wildcards, kur ir kas ir. Bet... Jā. Tur es tev piekrītu. Vēl uztaisīsim kaut kādus smukus, kur iekrāsojās komandas, kuras ir ar wildcardiem un tā, lai tas viss tajā tabulā tā forši izskatās kaut kādā brīdī. Nav es to var izdarīt 3 minūtes. Un e-pasts Puriņam. Bet viņš ir atslēdzies, viņš jau par to jau. Jā, mēs varam... sagriezt epizodi 2, lai Jānis atgriežas. Starp citu arī tāpat Rūra vēl 4. divīzijā un Marels, viņi tikko vēl savstarpējo spēli nospēlēja. Un 2-2. Parādīja savas līderu dotības.
abas divas komandas. 3-3 bija laikam, ja? 3-3, Ja nemaldos, jā, aizvakar. Un, nu, te arī Meža brāļi ir ļoti jaudīgi. Meža brāļi kodīs kājā, es domāju, un tur no viņiem ļoti, ļoti jāuzmanās ir. Tā kā, nu šeit kaut ko prognozēt ir. Jā, protams, Marels ir viena no favorītiem, bet Marels arī ir vecākā komanda divīzijā, un tās trešdaļas var būt ļoti izšķirošas manā skatījumā. Tagad gan. Spēles viņiem ir gandrīz beigušās. Jā. Tur pārējie var pievilkt. Nu, tur visiem gandrīz vēl pa 2 spēlēm, laikam ir Rupačiem un leģendām. Pārējiem ir viena. Jā, tā arī ir. Tā kā tas viss atrisināsies līdz svētdienai. Un būs skaidrs, kādi ir playoff pāri. E5. Te viss principā ir beidzies, izņemot vienu spēli sestdien, ja nemaldos. Ja? Jā. Tukums sidīsies ar Ķēngragu, un arī šeit regulārās sezonas pēdējā spēlē Ķēngrags cīnās par iekļūšanu playoffā. Tukuma brāļi ir playoffā, tur viņiem vairs neko padarīt nevar, bet šeit Ūsiņš parūpējās par to, lai Ķēngragam parādītos cerības. Un tad ir jautājums, jā, jo pēdējā spēle, ko es jau pieminēju, Ūsiņš spēlēja pret Blackout 11. vietā, kur Blackoutam absolūti vairs neko nevajadzēja, un viņi tiešām gatavojas nākamajai sezonai jau. To apliecināja viņa GM Ilmārs, kad ir sapratuši, kas, kur un kā. Ogres Smashers iesāka sezonu, nu vienkārši jaudīgi. Man liekas, arī līdz pat decembrim viņi bija 1. vieta. Tagad viņi ir 6. un vienā brīdī balansēja uz iekļūšanas robežas playoffā saņēmās, bet tur viss labi. Tas, ko mēs noskaidrosim, ir tas, vai Tukuma brāļi būs 5. 4. Būtībā. Jā. Tas, ko mēs uzzināsim. Kuram būs mājas spēja priekšrocība, Vikingiem vai Tukumam, jo tur nekas vairāk nevar mainīties. Attiecīgi viens no viņiem aizvadīs 2, sāks savu spēli mājās, un augšējās Lavīna, Ķekava, Rotas, tas ir skaidrs, ka viņi sāk mājas spēles. Un galvenais jautājums ir, vai Ūsiņš tiks playoffā? Tā īstenībā vēl viens jautājums par playoffu. Labi, tas sasaucas ar to, ko mēs pirms brīža runājām par līniju, vai viņi pazūd vai nepazūd. Vienkārši pie šāda varianta arī tas būtu, skatoties nolikumu, ka, ja ir līnija, tad iespējams varbūt tomēr komandas top 3-niekam būtu jāiet kā augstāk. Jo, tas variants, ka Vikingi tabulā ir augstāk, bet viņi īstenībā iekļūst ar wildcardu. Jā, tas ir tas stāsts, par kur tu uzliks tabulu. Vai viņi lec garām rietumu konferences augšā? Nē, mēs liekam playoff pēc lielās tabulas. Tā to esam vēsturiski darījuši, to arī paskaidrojām. Un, teorētiski Vikingi ir pašā augšā, bet realitātē viņiem ir wildcards. Jā, tur tā lieta. Un līdz ar to, vai viņi dabū ir kā augstāk seeding position vai zemāk. Šeit arī, piemēram, situācija kāda, ja? Ūsiņš ir garantētajā playoffā, ja, kas virs oranžās svītras. Labi, šajā gadījumā sakrīt, ka tā pēdējā spēle izšķirās tieši starp šīm 2 komandām, kuras ir. Bet, ja būtu otrādāka situācija, tad būtu tas, kas pagājušajā gadā playoffā, kad reāli pēc lielās tabulas spēcīgāka komanda netika playoffā, tāpēc, kad Ledusvečs spēlēja vājākā divīzijā. Jā. Konferencē, sorry. Te būs interesanti. Es neņemšos prognozēt spēcīgākos šeit. Lavīna ir laba, Ķekava ir laba, Rotas ir labas, Vikingi ir labi, Tukums ir labs un Smashers, es domāju, vēl parādīs. Tagad galvenais ieslēgt playoffai klāt. Jā, viennozīmīgi. Redzēs, ko zēni no rajona sestdien Tukumā izdarīs. Tas ir tiešām lielākā intriga šobrīd. Īstenībā tā skatās pēc E7 nākamais, ko taisies spiesat. Tur ir lielākā ballīte. Ir nav arī kosmos. Sakārtiem pēc punktiem. Viņš ir pēc punktiem, bet vienkārši būs izcelsies oranžs. Leģendas pagāni, tas ir tie ir iekšā, bet pārējie... Vikingi arī.
Ja. Ne, iekšā, jā, bet Jā, kur viņi būs, nav zināms, jā. Par to pozīciju, ka tur ir vēl 11 komandas in play kopā uz 8. Tas nozīmē vēl 3 kas ir stāv aiz līnijas, vēl var cīnīties. Pilnīgi gaismā. Jo Briedis vakar tieši vinēja. Jā, Vikings vinēja. Un ar to viņi tās savas durtiņas paturēja atvērts. Un viņiem vēl ir Vikingiem bija pēdējā spēle, 25 ogres, gan kapitāļiem arī. Bet Briedim vēl ir 2 spēles. Jā. Briedis var tikt play-offā. 33 punkti, 33 viņš var uzlikt līdz 5. sastāvā šobrīd. Mego var tikt play-offā. Mego ir 3 spēles palikušas. Nu, un šai divīzijai arī. Nē, Nu, te viss 5. beidzās martā. laicīgi. Jā, tas tā ir 9. arī sāksies play-offs. Bet pilns ar spēlēm vēl. Jā, bet paskaties, tu visu tabulu. Viņas visas ir ierindojušās, sākot no 3. līdz Vervo gandrīz vai. Jā, līdz, Vervo, jā, pazaudēja pēdējā spēlē. Mego var atkopties. No 3 līdz 11 jebkura komanda Tur var tikt nesaka play-offos. Kas ir minimālais, kas Mego tagad sanāk, ka viņiem jāizdara, lai viņi tiktu? Paskaties uz 2 spēles jāuzvar 20. Tāds ļoti vienkāršoties pieņem, ka Ķengaraks neko nevinēja. Tas ir mums ir bāzes līnija 30 un Mego ir reķina 3 punkti par spēli. Kas tam citu nospēlēja Ķengaraks ar ogri? Kurš no viņiem ir augstāk hierarhijā? Tā. Mums kaimiņi bļaujas. Nezinu, vai jūs to dzirdat vai nedzirdat. Ķengaraks ir tur. Hoķis skatās varbūt. Jā, bet rekur augšā, rekur ir. Rekur 0. Ķengaraks uzvarēja 1-0. Nē, nākamā spēle ir ar Ķengaragu. Tas ir Ķengaraks. Tā ir ķekava, tu tagad skaties. Ui. Pabrauc uz priekšu. Nē, vienu uz priekšu pabrauc. Rekur 7-2. Ogra vinnēja. Tātad viss ir pareizi lielajā tabulā. Jā, Ķengaraks. Tur ķeka tik daudz. Jā, tur bez variantiem. Nē, tur smuki tagad ir šogad. Starp citu, rekur jūs varat redzēt augšā tabulā ir arī pārējās komandas izvietotas, kur tas arī ir updates no Mozgira un Naura, kas ļoti man atvieglo. Man palīdz tas, ka braukājot, ka tā augšējā tabula krasojās, ka tu redzi krosā ir. Šeit mēs vairāk neko komentēt nevaram. Leģendas bija favorīti no sezonas sākuma. Viņi bija spēcīgākā komanda, kas palika šajā divīzijā. Pārējās 2 uzgāja augšā spēlēt. Pagāni ir pārsteigums. Vikingi pagājušā sezonas 8 čempioni spēlē labi, spēlē cienījami, up and down. Uriekste mūžīgā E7 komanda. Kā parasti ir tikusi play-offos. Es domāju, ka viņi pat arī nodrošinājās. Jā, ir diezgan nevar viņiem tikt neviens garām. Īsti, nevar, jā. 30 punkti ir bāze. Ogres kapitāls. 30 punkti ir bāze, ja Ķengaraks neko nevinē. Jā, Ķengaraks ir bāze bīdās. Jā, bet rekordā 30 punktiem ir Ogres kapitāls, kuri vairs netiek. 30, cik viņam spēles? Neviena. Tad. Tā ir vēl viena komanda, kas šogad viņiem pirmā sezona, es domāju, no nākamā sezona no viņas būs ļoti jāuzmanās. Vervo manā skatījumā par zemu tabulā. Tur viņiem nebija jābūt. Varam pacelt? Varam manuāli pacelt. Vizuāli tikai. RSU eksperimentāls projekts, RSU2 eksperimentāls projekts. Es sapratu, ka tas arī paliks šeit te vēstures tabulā. Turpatās, nāboli, jā, godīgs. Ābolim slikti raža šo sezonu, jā. Pārsteidz man īstenībā. Viņi uzvar spēcīgas komandas, bet tas kopējais sniegums, lai gan tu pastāstīsi viņiem tos rezultātus 1-3, 1-2, 2-3. Tādi viņi tur viens tur bišķiņ lielāks. Bet tās spēles āboliem ir viss vienu vārtu iesparīgi. Rotas ir stipri. Rotas arī prognozējami. Ogre ir neskatoties uz diezgan vidējo vecumu augsto. Spēlē labi un uz pieredzīti. Ķekava, Ķengaraks, jaunpienācēji. Te viss ar viņiem kārtībā. Un Briedis mūžīgi, kuram, lai kas un kā viņš visu atliek, Briedis atliek uz pēdējo brīdi. Bērs nenospēlēja sezonu vispār pēc potenciāla. Arī zinu, kad gatavojās nākamajai sezonai. Neizdevusies viņiem šī sezona. Un Mego vēl cīnās. Tā kā šai divīzijā viss notiek.
Mego ir overtime karaļi, man liekas. Jā, Mego ir overtime. 4-5-6. Jā. overtime. Un pārsvarā tikai viens no viņiem uzvarēts. Jā. Zaudējums. Jā. Nē, viens uzvarēts. Pārējie zaudēti. Jā, tāpēc viņi ir tik zemi. Jā. Tā Bet viņiem labi, būtu 1, 2, 3, 4, 5 punktiņu aizķēra. Punktiņu dabū. Jā. Mego mums ir overtime king. Pirmspēdējā divīzija E9. E9. Skatoties uz tabulu, Kosmos. vienīgie, kas vēl cīnās par būšanu playoffos vispār, sanāk Gufoni. Nu, tie, kas nav. Gufona Regrants un Gufoniem 3 spēles vēl uz doto brīdi. Jā, viņiem tur arī baigi saspringts tas grafiks. Viņi bija viena no tiem, kuriem ir vēl tā atliktā spēle ar varāni, ja? Pabrauc uz augšu, pastīties. Jā. Tā viņiem jānovienojās, kad viņi šonedēļ. Tas nozīmē, ka viņiem 7 spēles kopā. Jā, kopā ir 7 spēles. Viņiem ir kaut kur jāiespiež viņus šonedēļ tai spēlē kaut kad vai nākamās nedēļas sākumā pats vēlākais ir līdz 6. martam viņiem tā spēle ir jāizspēlē. Pretējā gadījumā viņiem ir jāizspēlē. Tur nav variantu, tāpēc, ka šeit izšķirās playoff spēlētāji. Gufoniem visas nākamās spēles ir cīņa par playoff. Tur bez jautājumiem. Vai viņi tiks garām Regrandam, vai viņi Regrandam garām netiks. Tehniski rotas arī ir. Ir matemātiski var sakrast, ka rotas arī var palikt. Sestdien rotas pret Regrandu. Bet nevar rotas palikt. Pagaid. Rotas pret Regrandu spēlē. Viņiem ir vēl viena spēle. Viņiem ir savstarpējā spēle. Tas nozīmē, ka sestdien mēs noskaidrosim. Kurš no viņiem spēlē playoffā? Kurš no viņiem toši spēlē playoffā, un tad pēc tam mēs skatāmies, ko Gufoni dara. Pirmā, otrā vieta visi izšķīra 1 golf. Ja? Savstarpējā spēlē 1-0 uzvarēja Pingvīni. Pie neizšķirta rezultāta Vikingiem ir labāka vārtu attiecība. Daudz labāk šajā gadījumā, bet tur arī sīvi. Abas komandas stipras. L&L super startēja jaudīgi. Te uz sezonas beigām kaut kas viņiem tur bišķiņ ķerās. Kardināli pēdējās spēles spēlē ļoti pārliecinoši. Un Aitreits, kur sezonas otro daļu no kurienes ir ielīdz stabili playoffā. Rotas spēlē no paša sākuma stabili, tā viņi arī spēlē, un tad kur lielā cīņa. Pēdējā brīdī no tās lielās cīņas tika izslēgtas 3 komandas ārā. Kukets, pilsētas leģendas un Ledusveči un arī Vairoks, bet paši vien jau sevi izslēdz tajās atbildīgajās spēlēs. Tā kā tā, te būs interesanti, jā. Kuras no tām 3 komandām spēlēs playoff. 8 komandām jau varam teikt paldies par jā. Šo sezonu. Un reklāmiņas challenge cup. Jā, reklāmiņas tur arī īstenībā 9. challenge cups ļoti, ļoti strauji pildās. Jau šodien viņš tikai izsludināts, bet tur, man liekas, ir lielākā daļa komandas. Tā kā tur arī spēļu skaits ir limitēts, un mēs vienkārši vairāk nevaram paspēt viņus tur izspēlēt. Kaut ko mēs, ja tur būs baigi daudz gribētāji, varam paštakot, bet principā tur, ja kāds plāno spēlēt challenge, tad tas ir jādara tagad. Ja vien viņi negrib spēlēt kaut kur augstākā. Tā kā tā, bet te... Vēl jau uz to tabulu skatās viens ir kopēji, otrs atkal jautājums par tām līnijām, kas tur dzīvo. Jā, līnijas te ir. Līnijas ir vēl būtiskāk spēlē lomu. Jā, te ziemeļi. Pastāst, ziemeļi ir kosmosā vienkārši tehniski ir tā, ka... tur 4 komandas plēfā spēlē. Tehniski ir 6 komandas jau ir virs līnijas. Tās ir attiecīgi, tās arī aizsit pirms tās pirmās. Un tad ir būtībā iestājās, ka visi pārējie, kas zem, tad dzīvo savā vienā lielā grupā. Bet tur ir tas, ko mēs arī izrunājam, ka rotas nav garantēti, ka viss vēl Regrandam, Gufoniem tur ir ballīti turpinās. Jā, ziemeļi ļoti smaga divīzija. It kā viņas visas saliktas vienādi līdzīgi, bet kā viņas tās komandas spēlēs. Ir jau kurš tad citam mēs smagāk. Nē, tas vairāk jau par to, ja tu man prasi, es, protams, labāk... Es personīgi, bet lielākā daļa cilvēku gribētu spēlēt vājākā konferencē. Tas ir skaidrs. Sezonas sākumā es tevi redzēju arī līderu tabulās. Es jau tur pat netālu esmu. Jā, netālu tas. Jā, tu man rādīji, ka man ir jāizdara tas un tas, lai apzītu Zariņu. Tagad mums rekords traumēties Senčenko vienīgais palicis. Ar tā mēs tur visi blakus bijām. Baigi tālu es tur neesmu, bet vai tur vienā spēlē var Indānam tikt garām, šaubos.
Labā ziņas play-off refreshojās. Jā, uz play-off refreshojās. Jā. Tur, bet, rekur, tu jau redz, mans piespēļu kāpu sindroms atkal ir ieslēdzies pēdējās 8 spēlēs. Labi, ja vairāk komentāru. E10. Jā, te būs intriga, kas atrisināsies šo sestdienu. Kāpēc Vikingi vispār? Tas tā kā Vikings? Vikings. Tas labs. Tas jāprasa Frēmenim. Kāpēc? Tas tāpat kā ir entuziasti Office podcasts vai entuziasti Office podcasts. Jā. Tā arī ir, jā. Tā viņš ir vārdu spēle. To mēs kaut kādā brīdī varēsim Frēmenim paprasīt, kādēļ pirms 6 vai 7 sezonām. Man arī jautājas, kāpēc jums ir off-ice baigi pēc face-off izklausās? Es saku, kā tā pamatdoma ir nost no ledus, off-ice. Kā es citādāk varu pateikt? Jā, tas, ka viņš izklausās fonētiski līdzīgi face-offam. Face-offs arī ir, tas ir nolatviskojami viņa, un tas ir iemetiens, kas, teiksim, tālākos reģionos no Rīgas asociējās noteikti ne ar hokeju. Tieši tā. Labi, E10. Tā. Tad mēs ņemam pa konferencēm labāk. Te varam Nauri intrigas izvilkt. Labi, jā. Tad attaisam konferenču tabulas. Tas, kas man piefiksēts, ir rietumiem. Labi, tur ir skaidrs, ka top 3 ir intrigas. Bet arī pastāst punkti kādi. Tur ir Pinky ir ar atrāvienu. Bet, labi, viņi ir iekšā. Lielopu uz jautājumu, bet tur tas bija pēc vakara skatīts, ka vai Priedaina paņems punktus, jo Priedaina vakar, man liekas, tieši vinēja. Lielupē vēl ir iespēja dabūt 35 punktus, kas automātiski viņu pārceļ no tagadējās, laikam, 9. vietas uz 5. Ziemeļos. Lielupu spēlēja, ko viņi spēlēs? Lūk, arī ir ar Priedainu. Jā, jo viņiem tur bija attiecīgi. Priedainai 2 spēles vēl ir, jā. Te viņiem bija laikam tie uz 33, jā, ir kas attiecīgi, tur varētu tiebreaks iestāties beigās arī cirks uz ledus, piečuki. Starp 4 komandām. Starp 4, jā, Priedaina, Frozens ir, un tad tur, Jā, reku ziemeļos. 2 tiek un 2 netiek, un tad tiek ņemts vērā tieši tās savstarpējo 4 komandas spēles. Te var rēķināt, ir viss kaut kāds brīnums, bet es teiktu, vienkāršākais ir, ka visas komandas labi zina to, ka viņiem vajag punktus, lai uzvarētu. Protams. Tad vienkārši jāmučī, un tad tas nākamais ir vienkārši, tad pēc tam, kad ir visas spēles beigsies, tad redzēs, kas Cirkam viss ir nospēlēts, šeit ir pie Priedainai pašai, viss ir viņas rokās bez jautājumiem. Un tad ir jāskatās, kā tur atrisinās pārējā situācija. Vai Frozens noturās, vai pabrauc cirks turpatās blakus. Tur bija, es gan nezinu, update pēc vakardienas, bet jāskatās, jo cirku arī viņi ir iekšā, bet viņi būs iekšā, ja Lielupa nedabūs. Līdz ar to ir 1. martā visticamākais cirka komanda sēdēs inboxā un skatīsies, kā Lielupa spēlē. Bet tāpat kā Piečuki un Frozens. Viņiem visiem 33 punkti paskaties ir. Jā, bet tur ir, es pabrīdu tālāk uz tiebreaku, kas savstarpējās, tur ir cirkam nebija tas labākais, ka viņiem vajag tomēr kaut ko, lai palīdzību no zāles viņiem vajag bišķiņu. Bet šeit, kopumā tā situācija atkal ir interesanta. Atkal ir vesela kaudze komandu, kas ir viens uzvaras attālumā, kur visi var mainīties. Un punkti sadalījušies ir ļoti līdz. Patiesībā arī tie 54 punkti. Tas ir līderu pozīcijas. Jā, bet tas arī nav tik tālu. Es esmu redzējis daudz lielākas atšķirības. Bet šeit ir Black Magics un Pinky ir no citas pasaules. Jā, no citas pasaules, tāpat kā Nauris. Un es nezinu, kā ar. Bet pagaidi. Viņiem ir vēl pa vienai spēlē. Parādi, ar ko viņi spēlē. Jā. Black Magics ir pret L un L. Jā. Kur būs diezgan un Pinky sitīsies ar. Šeit būs situācija visdrīzāk, ka abām komandām var nonākt ar 57 punkti, un tad Pinky savstarpējā spēlē Black Magic uzvarēja, bet pēc jaunā reglamenta abas divas komandas. Pinky ir pateikšu neatkarīgi no kāda rezultāta. Viņi nākamā sezonā spēlē 9. Viņi saprot, ka viņiem vajag challenges. Pie Black Magic mēs skatīsimies, kas un kā viņi tur būs ieslēguši. Bet pārējie visi tur ir.
Ogres Grācijas ar meitenēm, abas meiteņu komandas ir izteikti pēdējās vietās, kas man tā kā nav patīkams pārsteigums, jo viņi varēja spēlēt labāk, un arī tie rezultāti šajā sezonā jau bija pilnīgi no citas. Un Vikingi jaunizveidot pilnīgi komanda. Labi iesāka, visu izdarīja, bet tie trešie periodi viņiem pēdējās 5 spēlēs, kur kaut kā viņi nevar saņemties. Pārējie pilnīgi vienādi visi, sākot no 2. līdz 12. vietai. Pat patiesībā arī 13. vietā esošie Vikingi. Viss vienāds. Jo tas, kas īstenībā skatoties ir visām tabulām, ejot cauri, apskatoties arī tos pašus tiebreaks, kas ar ko kā spēlēs, lai varētu saprast, kur kā sadalīsies ir tā tabula. Tas, ko es arī piefiksēju, kas ir viena forša lieta, būtu jums protokolā ielikt, tos ir golu. Kurš gols? Jā, mēs šito obligāti tas būs līdzīgi kā tas stāsts ar penalty timeru, vienkārši ticamākais, ka pat ir līdz playoffam jums jau tur viss. Jā, tie, kas nesaprat to domu, tad spēles protokolā ir, tu redzi izcelt ir tie vārtu guvēji un vienkārši pierakstīt, kurš ir tas gols. No rezultātu. Jau sulīgākās spēlēs, tu skaties, tur ir 4 goli rindā, un nesaproti, tā kā ir kurš un tad skaita ar rociņu, bet ir smukāk. Tikko nesen bija kaut kāda 5-5, kur tu atradi to protokolu, viņš viss melns ir. Un tur vēl pa 2 piespēļu dalītājiem ir. To ir, ka skatītāji varēs redzēt, ka šitā ir parunājumi, un ka kaut kāda update notiek, kaut kāda sīkumiņš pie sīkumiņa. Katru sezonu, bet arī tā kā sezonas laikā, kā dienas uz dienu, nedēļas nedēļu. Vajag vienkārši ar to domu, ka vajag pateikt, ka labi, ne man, es uzvilku pazudīšu, bet jūs paliekat ir tie, kas var klausīties un tā teikt ir akumulēt visas tās idejas. Bet rakstiet, savus ieteikumus droši nekautrējieties, rakstiet mums iekšā, piedodiet, komentāros un mēs nozīmīgi, kā jau jūs to redzat, jūsu ieteikumus ņēmam vērā, izanalizējam viņus, pārcilājam viņus un teikšu tā, tiekamies 6. epizodē. Skatāmies spēles, jo daudz kas vēl var mainīties. Gaidam playoffus. Man jau slids ir uzasināts. Kamera ir gan piečuks! Labs! Kamera jau ir arī sagatavota. Es gaidu ļoti, es gribu playoffs. Un, lai arī daudziem šis nepaliks, es visiem novēlu līdz pēdējai spēlē, līdz šūtautiem. Paldies, Nauri, ka esi ar mums šodien. Mēs tev gan jau ņemsim uz sezonas pēdējo podcastu. Mums vajadzēs tavu palīdzību ar statistikas lietām. Jā. Bet šoreiz paldies tev. Pēdējais sezonas podcasts būs open air. Un visdrīzāk iespējams laivā. Vai laivā? Par sīkumiem izrunāsim, vai tas būs laivā, vai tas būs dzīvais ieraksts. To mēs vēl neesam norunājuši, bet redzēsim, kā būs. Bet tāpat tie pāris prikoli, kas ir palika aizkadrā, tie paliks aizkadrā. Nākamajā reizē. Es pieļauju, ka tie arī nākamajā, tur vajag kaut kādu noilgumu. Jā, vajag liestais, tā kā krimināla kaut kas. IHF ripa noripo no galda, un mēs sakam jums čau. Atā. Entuziastu Off Ice podcast.